Kurš vecāks grib, lai bērnam ir kaut kāda diagnoze? Un kā tas tagad būs, ka bērnam ir baltā lapa klausīties? Šķiet, ka pasaule šobrīd skrien ātrāk nekā jebkāda pārmaiņas, izaicinājumi, nenoteiktība. Tā šķiet, ir mūsu visu ikdiena. Bipolārie traucējumi, kā jau es minēju, ir spēcīgas, nekontrolētas garastāvokļa svārstības. Bet fonā aug klusiņām cita problēma. Hipomānijā es sastrādāju kaut kādas reālas nepatikšanas, kas sabojā manu dzīvi, to nesaprastami. Pandēmija, ko sauc par mentālās veselības grūtībām, ar ko ikdienā saskarās vairāk kā miljards. Taču aiz katra skaitļa ir cilvēks ar savu stāstu, slimību, traumu, trauksmu, izdegšanu, kas bieži vien sēž un domā, kas ar mani notiek. Nevienam neesmu vajadzīga, mani neviens nemīl, pašapziņas zem grības, plintus līmenī. Es esmu bezvērtīgs un tāds, nedomāju, šitas tevis plosa, šitien iekšā. Šis podcasts ir vieta godīgām sarunām, jo daloties mēs saprotam ne tikai sevi, bet arī to, ka neesam vieni. Atkal es pārāk jūtīgi. Tu visu uztver ne tā, kāpēc tu neesi vienkārši, esi vienkārši, kāpēc tu neesi tā kā citas sievietes. Jūtās tā, ka nekam nav jēgas, ja viss, ko es daru, ir pilnīgs. Šitas te viss auzas. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es vairs nevaru. Un tas bija tāds klikšķis, kas ar mani notiek? Sveiki, Lidija. Sveiks. Vai tu zini, kas ar tevi notiek? Tagad es zinu, kas ar mani notiek. Kas ar tevi notiek? Man ir bipolāri afektīvie traucējumi. Uzstādīta diagnoze burtiski 2 gadi atpakaļ. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir nekontrolētas, ļoti spēcīgas garastāvokļa svārstības, kas nenoliedzami ietekmē manu dzīvi un ikdienu. Un tas ir tā kā atvaino par humoru, bet tas tā kā vairāk nekā vidusmēra sievietei. Pareizi, vai ne? Tas tā kā vairāk kā vidusmēra sievietei, lai gan es esmu dzirdējusi tādu stigmu, ka beidz, taču visām ir šitie bipolārie traucējumi, man garstāvoklis mainās 5 reizes dienā. Nē, tie nav bipolārie traucējumi. Tāpēc mēs arī šodien par to parunāsim, par, es teiktu, garīgu traucējumu, kas patiesībā, vismaz pēc datiem, skar līdz pat 3% cilvēku. Tas nemaz nav tik reti. Ja mēs paskatāmies statistiku vietām, saka 2 līdz 3%, precīzāk statistika ir 2,8%, tad gan arī 3 cilvēki no katriem 100. Pieņemsim, ja mums tur klausīsies 1000, 10 000 cilvēki, tie tad attiecīgi 30, 300 cilvēki plus viņu ģimenes, vai ne? Jā, jo, diemžēl, tuvinieki slimo līdzi. Tas ir jāatzīst, jo pirmkārt pašam bipolāriem ir ārkārtīgi grūti, bet arī tuviniekam atrodoties dienā, tas ir ļoti izaicinoši. Kā tu uzzināji, ka tev ir bipolārie traucējumi tieši tādās diagnozes formā, jo es pieļauju, ka tas kaut kādā brīdī sākās un bija tev tas dzīvē tas moments, ka tu tā kā sevi nesaproti, kas ar mani notiekās, īsti kaut kas nav ritīgi. Man tā klasiski viss sākās 16, 15 gados, man sākās depresija, tā kā riktīgi smagā variantā. Protams, tajā laikā neviens neko nesaprata un bija vienkārši, Lidija ir slinka, tā kā nezinu, ko grib un nevar saņemties. Ja? Bet, protams, tas vilkās visu laiku un es reāli sāku saprast, ka kaut kas nav, kad izdzīvojos pa visas Latvijas novadiem un sāku pārvākties. Pilnīgs ārprāts sākās, ka manas visas dzīves jomas vienkārši sabruka. Vārtiešajā nozīmē. Un tad es sāku iet pie ārstiem, un es gāju tik ilgi, kamēr dabūju diagnozi, lai es varētu sākt terapiju. Bet es saprotu, ka tev tās galvenās sūdzības bija depresija, depresīvs noskaņojums, garstāvoklis vai reāli klīniska depresija. Kā tas izpaudās? Bija tā, ka, manā prātā jau arī, jaunai meitenei depresija, taču būsim reāli, ja, vienkārši nevar saņemties. Un es tā tiešām domāju, un tad es pildīju, es atceros, es strādāju agrāk par skolotāju, un man bija ļoti grūti iet uz darbu, tā kā ļoti grūti. Un es izpildīju testu www.depresija.lv, un man bija smaga depresija, un es sēdēju, skatījos ekrānā un domāju, kāda smaga depresija, un es neko nedarīju tajā brīdī. Un man bija tad 27 gadi, un es vienkārši domāju, man droši vien ir kaut kā izlicies un nav jāņem vērā tas viss, bet patiesajā būtībā, ja es būtu sākus terapiju tad,
mana dzīves kvalitāte tagad būtu krietni labāka. Bet tev patika tas darbs, ko tu dari kā tāds? Tev viņš sagādāja piepildījumu, vai tu jūties tajā darbā pienācīgi apmaksāt un visas šīs lietas. Jo es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri negrib iet uz darbu, viņiem tur atkal pirmdiena vai tam līdzīgi. Zini, bija tā, ka man bija ļoti izaicinoši iet uz darbu katru dienu. Darbs man ļoti patika. Un nevēl es aizgāju studēt pedagoģiju, un es arī reāli strādāju par skolotāju. Tas man tiešām bija tāds tā kā sirds aicinājums un ar bērniem. Un es vēl teicu uz laiku, ka tie ir visi mani bērni, mana klase. Un, zin kā, es biju gatava tajā visā ieguldīt tajā dzīves periodā, reāli visu. Bet man bija ļoti grūti celties, iet uz darbu katru dienu, un es nesapratu, kāpēc. Tad man sākās veselības problēmas fiziskā plānā, tādas kā, sliktas dušas, līdz pat vemšanām 3 reizes dienā. Es nevarēju ēst neko, es novājēju, un es nevarēju saprast, kāpēc. Un tad man bija, kas ar mani notiek, un tad man sākās operācijas arī, viena bez mazai pēc otras, tad žultsakmeņi, tad apendicīts, tad vēl kaut kas, un es sēdēju, domāju, kas tas tāds ir jaunai meitenei? Un tad pamazām es sāku saprast, ka es vienkārši nevaru tādu režīmu. Nevar, un viss mans organisms man saka, klausies, nebūs. Un tajā momentā es sāku domāt, bet man taču ir kaut kā jādzīvo tālāk, un tad manā dzīvē ienāca pasākumi. Un tad es sapratu, labi, es nevaru iet katru dienu uz darbu, bet es varu vadīt pasākumus. Projekti tādā veidā. Pat ne projekti drīzāk, bet vienkārši reāli gāju, vadīju bērniem ballītes, jubilejas, korporatīvos. Es domāju, ka tu samotivējies, samobilizējies, tu izdari kaut ko, un pēc tam tev ir tas laiks ir atpūsties. Atiet, jā, tā kā es mobilizējos, jo es vienmēr esmu ļoti atbildīgs cilvēks, pāratbildīgs. Iespējams, tas arī, tas nav labi bipolāriem traucējumiem. Es nemāku, tā ir reāla izdegšana miljonus reizes. Es nemāku atslābt, es nemāku atlaist. Kā ir ar nepateikšanu? Es, protams, ka nemācēju pateikt, nē, beidz. Kāds nē? Vari? Jā, miljonus darbus uzkrāmē virsū diennakti normāli zināju, ka es varu visu izdarīt. Un es arī varēju visu izdarīt. Tas ir pats interesantākais. Es reāli visu varēju izdarīt, bet man bija, rēķini 20 pāri gadi. Ja līdz 30 gadiem vispār īzī. Varu. 2 kāzas pēc kārtas, 3 kāzas pēc kārtas, jo es pēc tam sāku vadīt kāzas. Kāzas bija vispār mans sapnis. Pēc kārtas tas tikai nākamā dienā uzreiz. Jā, dažreiz tā ir, ka tā kā iekrīt, un tas tā normāli. Pusnaktī līdz mičošanai vādi, un pēc tam nākamā dienā uzreiz atkal no rīta jau. Jā, paguļ pāris stundas, un tad atkal no vieniem un aiziet. Un es reāli turēju buru. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es vairs nevaru. Un tas bija tāds klikšķis, kas ar mani notiek? Bet es saprotu, ka tad tu vecumā no tādas jau pubertātes, tādas vēlīnas pubertātes, teiktu, 15, 16, 17 gadi, līdz pat 30 plus. Tu vienkārši dzīvoji, varbūt tās domādam par sevi, ka es esmu tur nedaudz, varbūt neizprotu savu ķermeni, tur varbūt tas darbs vai tāds slodzi man nedara, bet par kaut kādām mentālām diagnozēm es saprotu, tu tā kā īsti nedomāji tajā brīdī vai kā. Skaties, bipolārie klasiski sākas 15, 16 pastāst, kas ir gados. Par bipolāriem traucējumiem. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku īsti nesaprot, ka viņiem tas man arī garstāvokli. Tas ir ļoti labi, jo tad lauzīsim mazliet stigmu. Respektīvi, bipolārie traucējumi, kā jau es minēju, ir spēcīgas, nekontrolētas garastāvokļa svārstības, kas iedalās atkal 3 variantos. Bipolārais 1, kad ir izteikta mānija. Mānija, iedalās mānija un hipomānija. Hipomānija ir tāds vieglais variants, kad ir tāds normāls pacēlums. Mānija, tas ir trakais variants, kad ir riktīgs pacēlums un cilvēks tajā momentā nekontrolē savas rīcības, var sabojāt savu dzīvi, tā kā pamatīgi. Izklausās pēc alkohola reibuma. Zini, vienreiz es tā... Kad tur džeki vecerīgā vai arī dāmas arī visādas muļķības dara. Muļķības dara, un es vienreiz arī tā sāku domāt, jo tur ir tās smadzenēs izstrādājās tās vielas. Tur nav, normāli būtu tā, ka izstrādājās
dopamīns, kas mums rada to prieka sajūtu, ja, un tad, respektīvi, viņš izstrādās kaut kādā līdzenā veidā. Šeit ir tā, ka vai nu viņš ir nenormāli daudz, vai nu dopamīna vispār nav. Un tad ir tā depresija. Tad, kad nenormāli daudz dopamīna, ja, tad, kā tu saki... Tad gribās kalnus iet gāzt. Patiesi ir tā sajūta, it kā būtu alkohola reibumā, bet nav. Ja, un es nelietoju vispār nekādas atkarību rasošas vielas, bet... Vairs vai nekad? Īsti nē, es nekad neesmu arī, kā teikt, turējusi līdzi, es nezinu, kā to pateikt. Ja, tas nav man. Un jā, tā sajūta ir tāda, ka cilvēks redzi tajā māniskajā periodā var patiesi sastrādāt tādas lietas, par ko vēlāk nožēlos. Piemēram, paņemt lielus kredītus, uzsākt kaut kādus aizdomīgus biznesus, izveidot kaut kādus sakarus tur, ja? Iepirkties varbūt tās kaut kāds liels pirkums. Bet, protams, viņš paņēma kredītus, respektīvi liels pirkums, ja? Vai arī tur, es nezinu, jebko, ka cieši nevis tikai pats cilvēks, bet arī pārējie. Iztērēt visus, pieņemsim, iekrājumus. Ja? Vienā dienā tur stāstīt, nē, mums taču būs tur tā un tā, es redzu, būs ideja, būs īstenots un tā. Trakākā mānija, ko es esmu laikam arī dzirdējusi, man stāstīja, sanāk, es esmu tādā Eiropas komunā, ja, Eiropas community, bipolar belong, un vēl viena community ir This is bipolar. Sieviete no Kanādas to visu veido, bipolar belong ir tādi, tā kā mēs bipolāri aktīvisti savācāmies un tagad mēģinam kaut ko art. Pēc tam bišķiņ ieskicēšu par to visu. Lūk, un jā, viens bipolārais vīrietis, kurš jau ir, var teikt, jau 50, 60, viņam ir remisija 25 gadus. Kas man iedvesmo. Remisija nozīmē, ka bipolārie ir apmēram normāli kontrolēti, jo izārstēt nevar. Var dabūt maksimums remisiju, kas ir jā. Lūk, un viņam... Sadzīvot. Jā, kaut kā jau mums ir jāsadzīvo. Un viņam bija tā, ka viņš basām kājām ietinies palagā, staigāja pa ielu mānijā un stāstīja, ka viņš ir Jēzus. Tu saproti, cik tie māniskie varianti var būt dažādi un cik traki. Manā gadījumā bija hipomānija. Okay. Tas ir traki. Netik traki. Bet pietiekami traki. Lūk, tas ir bipolārais. Pieteicies iepazīšanās raidījumiem, teiksim, vai kaut tam līdzīgi. Nomainīju vārdu. Okay. Normāli mānija, nomainīju vārdu. Ir ok. Tas Jēzus izklausās trakāk. Jēzus ir trakāk, jā. Tad ir bipolārais 2, kad ir pārsvarā depresijas un hipomānijas mazliet. Man bija tas bipolārais 2 sākumā. Pārsvarā depresijas, es nevarēju saprast, kas ar mani notiek, es nevarēju saprast, kādēļ es neesmu klāt esoša. Ja es, pieņemsim, draugu kompānijā vai jebkādā kompānijā izņemot darbu, pasākumu vadot, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jā, tu mobilizējies. Tur es mobilizējos, esmu hipomānijā, esmu klātesoša, viss notiek, es domāju tikai par to. Pasākumi man palīdz dzīvot. Depresija, es nevarēju saprast, kādēļ es neesmu šeit. Es it kā esmu ar tiem cilvēkiem, viņi man stāsta visu kaut ko, tur uzticās vēl kaut ko. Bet realitātē es saprotu, ka man tas viss aiziet garām. Un nērti, saproties, tā kā draugi uzticās un vēl kaut ko, un es nevaru pateikt, klausies, es 80% vienkārši nedzirdu, ko tu man stāsti. Nav forši, vai ne? Bet tā ir tā depresīvā sajūta, ka cilvēks arī stigma par depresiju. Ja? Arī tagad modē ir teikt, man ir depresija pie katrām skumjiņām, ja ka kaut kas nav sanācis, nav izdevies kā gribās, tad uzreiz ir depresija. Nē, tā nav depresija. Depresija ir tad, kad cilvēks reāli nevar pakustēties. Un man to teica 15 gados viena psiholoģija, kur mamma bija aizvedusi. Bet tad vairs neko nedarīja, likās, kaut kas tur sajuka. Ja? Bet tas ir tiešām tad, kad cilvēks nespēja izdarīt praktiski neko. Bet redzi, depresija var būt tāda acīm redzama, ja, kur mēs redzam, cilvēks nespēja skāpt no gultas, cilvēks guļ, cilvēks nevar iztīrīt zobus, kas ir, tā kā dīvaini, kā tu nevari, ja? Cilvēkam ir grūti ieiet dušā nedēļām, sakārtot māju, iziet uz kontaktu ar citiem cilvēkiem, un es aicināšu tos, kas skatās un kam ir depresīvi, pieņemsim draugi, radi paziņas, neatstājiet viņus, sazin kur. Piečikojiet, paskatieties, lieku reizi piezvanat, uzrakstat, negaidiet tur, es nezinu,
mannā no debesīm. Nu, ja gan jau izlīdīs kā tārps no ābola, jūs neziniet, kādā cilvēks ir stāvoklī un cik ir slikti. Varbūt cilvēks reāli nav ēdis 3 dienas. Aizbrauciet ar pārtiku pie tā sava tuvinieka, izrādiet kaut kādu iniciatīvu, jo depresīvs cilvēks, piemēram, ar acīm redzamu pat depresiju, tas ir grūti. Un otrs variants ir funkcionējoša depresija, kas ir daudziem cilvēkiem. Man arī daudzi raksta, ņemot vērā to, ka es veidoju saturu par mentālo veselību, saņemu daudz vēstules, un es ļoti priecājos, ka man raksta, un es aicinu man rakstīt, un tā ir tā iespēja nebūt vienam, jo, ja ģimenē nesaprot, ja draugu lokā nesaprot, tas ir ļoti traki. Vismaz man var uzrakstīt un aprunāties, un es vienmēr atbildu, un es cenšos cilvēkus atbalstīt, un lai kaut kā mēs turamies visi kopā. Lūk, un funkcionējošā depresija tas ir tad, paskaties uz mani. Kad iekšā jūtās sūdīgi, bet no āras visam liekas, ka viss kārtībā. Bet paskaties, vai ne? Smaida, viss kārtībā. Tu pateiktu, ka man vakar bija depresija un es raudēju 3 spaiņus, vai ne? Re, funkcionējošā depresija. Olā. Es atceros, Armands Simpsons precīzi to pašu stāstīja, ka viņš faktiski jebkurā brīvā brīdī vienkārši gulēja gultā. Viņš teica, bet līdz ko darbs, līdz ko ir pienākums, viņš pieceļās, samobilizēs, aizbrauc novada pasākumu, novada super bingo, vēl viss, kas atbrauc mājās, gultā iekšā un visu neko citu nedara. Un viņš teica, ka ļoti interesanti, ka darbs bija vienīgais, kas viņam tā kā palīdzēja, uz ko viņš spēja nomobilizēties tajā pašā laikā. Iedomājies, ka viņš saka, vecākā meita brauc uz apmaiņas kaut kādu kursu uz Japānu, viņš nevar no gultas tikt ārā, viņš pat nevar atvadīties. Tā kā... Jā. Funkcionējošā depresija. Un man ir tieši tas pats pasākums, ir tas, kas mani pietur pie dzīvības, kur es mobilizējos, kur es savācos, saņemos. Tagad tas ir mentālais saturs, ko es daru. Ja? Jo patiesajā būtībā man bija periods pirms terapijas, kad man bija tik smaga depresija, ka es nevarēju vispār funkcionēt, bet es studēju Latvijas Mākslas akadēmijā gleznotājos, ja? Un man tieši nāca skatas un pārvākšanās kārtējā, tad bija riktīgs lūziens man. Tāpat es nespēju funkcionēt. Un tad es atklāju fīču, jo cilvēkam ir raksturīgi sev palīdzēt. Būsim reāli. Mūsos ir kaut kāds izdzīvošanas instinkts. Ieslēdzās, kad ir krīze. Es sapratu, ka man palīdz storija. Elementāri. Storija. Es jutos briesmīgi, šausmīgi, vienkārši iekšā tā, ka es modos no rīta, svēru acis vaļā un es domāju, ak, Dievs, atkal. Bet es saku, man bija lifehacks, pieaudzētās kropstas, laminētās uzacis, un tad es krāsoju sarkanas lūpas. Gribās, negribās, patīk, nepatīk. Aiziet storijā, nav ko pateikt. Lai jums brīnišķīga un skaista diena. Ja, un katru dienu, un ko tas deva man, es turējos, jo nedrīkstēju palaisties, nedrīkstēju sev ļaut iegulties gultā, un es sev vienkārši ņēmu aiz krāgas un vilku ārā, jo man nav cita varianta, es nedrīkstu, man nav tāda privilēģija. Un to arī saka mana daktere, psihiatra tagad, ja, ka, ar gulēšanu gultā sev palīdzēt nevar. Man bija periods, kad es gulēju gultā, ilgs periods, kad es gulēju gultā, un es nevarēju izrāpties, un es nesapratu, kas notiek ar mani, un man likās, ka es esmu vienkārši kaut kāda, kā teikt, zemes asinsspiediens, vai ne? Es pieļauju, ka to visu padara vēl grūtāk tas, ka it īpaši sākotnējā stadijā, kad tas tikko sākās, pieņemsim pusaudzim, pieņemsim pubertātes vecumu, meitenei, puisim, ka tad, kad vēl apkārtējie nezina, ka tev vēl oficiāli nav noteikta šī diagnoze, ka tev tik tiešām vēl tas apkārtējo nosodījums uzliek vēl dubultu slogu. Apkārtējo nosodījums ir arī ar diagnozi. Jo kā tu teici, tas beidz slinkot, saņemies. Apkārtējo nosodījumam diagnoze nav nekāds traucēklis. Saproti? Tas jau turpinās vienalga. Ir diagnoze, nav diagnoze. Cilvēki 80% nesaprot, nevēlas saprast, negrib iedziļināties un piedodiet. Mans secinājums, ka lielākoties tas ir slinkums. Tas ir slinkums paņemt, lasīt, izglītoties, saprast, jo mēs taču negribam ārpus savas komforta zonas izkāpt, vai ne? Nē, es domāju, ka cilvēki varbūt tad, kad nezina, viņi tik tiešām domā, ka tas ir slinkums. Un jauniešiem ļoti bieži, un visos laikos tā ir bijis, ka jauniešiem ļoti bieži tiek pārmests slinkums, neiniciatīva, redz, tu tur dzīvo ilgi pie mammas vai vēl kaut ko, vai tu tur negribi to palīdzēt. Un tad, kad
tiek noteikta diagnoze, tad varbūt tās sāk veidoties izpratne, tad varbūt tas tuvinieks sāk varbūt tās palasīt, kas tas ir depresija. Tad viņš sāk varbūt tās saprast, ka depresija tas nav lēmums, bet vienkārši tas pat nevis nav lēmums, bet tāpat nav kaut kāda problēma ar domāšanu, bet tā ir reāli problēma smadzenēs, ka tik tiešām kaut kādi neurotransmiteri, pieņemsim serotonīna nepietiekamību, vai tāpat dopamīna nepietiekamību, jo ar dopamīnus var padalīties ar interesantu pētījumu, kas, teiksim, tika taisīts tas gan ir ar grauzējiem, ar žurkām, ka ķīmiski žurkai tiek atņemts pilnīgi viss dopamīns, un ja viņai nolaik ēdienu zem deguna, viņa ēda. Paliec uz ēdienu 15 centimetrus tālāk, viņa nomirst badā. Viņai nav pat spēja, pat tādos brīžos, ka viņa vēlās ēst, ir izsalkus, viņai nav spēja pat aiziet tos 15 centimetrus līdz ēdienam. Un tāpēc īstenībā man ļoti patīk tas, ko tu teici, ka, ja jūs zinat kādu, kam ir depresija, tik tiešām pārliecināties, vai tas cilvēks pat ir paēdis, jo, lai gan kādam liekas, kādas muļķības, jo cilvēks ritīgi gribās ēst, taču piecelsies un aizies. Viņš tik tiešām, un tā klīniskā depresija, kas ir tāda jau tā kā nevis programmatūras, bet jau sistēmas, teiksim, smadzenēs, ka tik tiešām tā ko ķīmiska problēma ir, to tur ar gribas spēku būs grūti pārvarēt. Jo patiesajā būtībā es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki. Es pieņemu, ka es vienkārši par šiem gadiem kaut kādā man joprojām nesaprotamā līdz galam veidā esmu adaptējusies un iemācījusies ar šo te kaut kā mēģināt menedžēt, jo man nav citas iespējas. Saproti, ļoti daudz ko dod audzināšana, manuprāt. Es esmu audzināta diezgan tādos, tā teikt, stingros apstākļos. Man ir stingra māte. Un es no bērnības vienmēr atceros šo te, to nostādījumu, kā viņa veidoja to vidi, tu nedrīksti palaisties, tev vienmēr ir jāturbūra, tev vienmēr ir tas un tas. Un tas ir tā iesēdies, ka lai vai cik man ir slikti, jāsaņemās. Ir jāsaņem. Kaut vai es nevaru saņemties, bet par to ēšanu runājot, cilvēkam ir, vēlreiz atkārtošos, neatstājam savus draugus, atnesam viņiem paēst, varbūt grūti izrāpties no gultas un tā tālāk, kur vēl aiziet uz veikalu, bet arī funkcionējošā depresijā, piemēram, man ir tā, ka es nevaru iest. Es vienkārši nevaru iest. Nevis negribu, bet man arī apetīte arī nav. Un es nespēju, man nekas negaršo. Es skatos, es eju uz kafejnīcu vai uz veikalu tā, Lidija, vai sarunājam, ka tu ņem jebko, ko tu gribi. Un es neko negribu. Un es tad paņemu, kā saka, dzīvības ēdienas, tur kaut ko es varu iemocīt iekšā, lai vienkārši es vilktu savu eksistenci tālāk. Bipolārie traucējumi, man liekas, latīņu vai kas pa valodu, bet bija sanāk 2 pols, tad kaut kāds galējības poli. Tad bipolārie traucējumi sanāk, ka tie ir 2 galējības. Pareizi, vai ne? Un starp tām 2 galējībām tu teici, ka otrā tipa ir, kur ir šīs hipomānijas, kas nozīmē, ka tie pacēlumi ir relatīvi mazi, un primāri tas ir tas kritums uz depresiju. Tad līdz ar to man tāds jautājums, kā tu noskaidroji, jeb saprati, ka tev ir tieši bipolārie traucējumi, nevis vienkārši depresija? Redzi, kur ir tā fīča. Es tūlīt ātri arī par to 3. tipu, lai mēs neaizmirstam. Ir tā, klasiski, ļoti bieži mēs aizem pie ārsta, jo kaut kādā brīdī redzi, bipolārais pats pie ārsta neaizies. Tas arī ir īpatnēji, jo tad, kad ir hipomānija, es esmu veseli. Un tad, kad depresija, tad nevar. Kad ir depresija, tad ir ārprāts, taču viņu var dabūt pie ārsta, kad ir depresija. Un mani dabūja pie ārsta mani uzticības personi, jo mentāli neveseliem cilvēkiem, teikšu tā, ļoti bieži ir uzticības personas un ir ieteicams, lai ir uzticības persona, kas nav iespējams tuvinieks, nav draugs, bet pat varbūt svešs cilvēks, kas vienkārši čeko no attāluma. Un, es aizgāju pie ārsta, man sākās, es gāju sākumā, man teica, tev droši vien ir depresija, padzer antidepresantus. Un tad bija viens teikums. Ja tev izšaus māniju un tu uztetovēsi uz sejas kaut ko, jo es esmu, Tas mānijas laikā tetovēts, Pārsvarā gan mānijas, gan depresijas, visādi veids, kā palīdzēt sev, mana vienīgā atkarība, Un, ja tev uzšauj māniju, tad pārstāj dzert tos antidepresantus, un man bija tāds, es viņus vienkārši nedzeršu. Okay. Paldies jums, paldies, visu gaišu, es nedzeršu savus antidepresantus. Un es gāju tik ilgi, kamēr
daktere viena man uzreiz manu stāstu noklausījās. Viņa nevienmēr saliek bildi. Un manā gadījumā ir tā, ka es jau biju izrakusi. Saproti, visu informāciju sev pieejamo. Man jau bija apmēram skaidrs, kas ar mani notiek. Un kā mēs zinām, cilvēks aiziet un saka, es zinu, kas ar mani notiek, ar mani ir tas un tas, un ir vienkārši, nē, ar tevi tas nav. Es zinu, kas ar tevi notiek, un auzas, ja. Bet to diagnozi tev tagad beigās uzstādīja psihiatrs, vai ne? Protams, psihiatrs uzstāda diagnozi, un tas ir mans ieteikums iet, kamēr dabū rezultātu. Un neviens neies paša vietā, un ja liekas, ka kaut kas nav, neliekās. Un ir jāiet un jācīnās par sevi, savu veselību, un nedrīkst atstāt sevi kaut kā sazin kā un sazin kur. Jo es domāju, ka ir arī cilvēki, kas, un es arī reiz biju tajā lomā, kas nezinu, kas ir psihologs, psihoterapeits un psihiatrs. Es vienreiz arī kļūdas dēļ agrākā, maz tik sen tas nebija, bet nebija laikam pie psihoterapeita vai pie psihologa, nebija vietas, pierakstīja pie psihiatra. Tur sākums tam vārdam tas pats. Jāaiziet, un tas psihiatrs klausās tajā manā stāstā, un es tā brīnos, ka viņš nekāds jautājums neizdod, tikai tā klausās. Un pēc tam, kad viņš to manu monologu noklausies, es esmu tā kā psihiatrs, es ārstēju ar zālēm. Pastīsimies, ko tev uzrakstīs. Wow. Es gribēju kaut kādu sarunu no sākuma. Un tādā brīdī es sapratu, ka psihiatrs tas ir kaut kas cits. Toreiz priekš trauksmēm psihiatrs izrakstīja spitomīnu. Es viņu nesāku tā arī lietot, izlasot tur tās visādas nianses un blaknes. Es sapratu, ka pamēģināšu varbūt tās bez. Bet, psihiatrs, kas ārstē zālēm, psihiatrs tas, kas ir tiesīgs. Uzstāda diagnozi, ārstē ar zālēm. Un kā tu jūties tajā brīdī, kad tu dzirdēji to beidzot apstiprinājumu tam, kam tu biji noskaņojusies jau? Man bija rokas vaļā, atsaitētas. Pirmkārt, terapija, zāļu. Es sapratu, bez zālēm tas būs čau, jo bipolārais, diemžēl mēs nevaram bez zālēm. Diemžēl. Pirms tam tu nebija lietojusi neko, nekādas antidepresantus, neko. Okay. Tad tu beidzot, ko raksta bipolāro gadījumā? Man bija pirmie stabilizatori. Man sāka terapija ar stabilizatoriem ārste, bet pirms tam man bija... Ja nav antidepresantas, kaut kas cits? Nē. Bipolārajiem ir tāds, kokteilīts jādzer. Nav tikai viena zāles, ja. Bet... Ko tas nozīmē kokteilis? Tad tur ir antidepresanti, lai paceltos varbūt serotonīnu, tajā pašā laikā tranquilizātoru, lai neaiziet pa traku, vai ko nozīmē kokteilis? Nē. Tas ir tā, manā gadījumā vismaz. Stabilizatori ir obligāti, bez tiem vispār neko. Vispār. Tad antidepresanti ir tajos brīžos, kad ir depresija, vismaz šādi man ir mācījuši ārsti, ja? Un neiroleptiķi tajā brīdī, kad ir mānija. Saproti? Šis te antidepresants uzceļ normalizē, neiroleptiķis atkal šitā. Jā. Jo varbūt tā, ka tas antidepresants arī iemet mānijā. Kas varētu būt no serotonīna pārprodukcijas. Jā, absolūti, serotonīna mānija. Bet tad sanāk, kas man liekas, cik gari var būt tie depresijas posmi? Tāpēc, ka zināms, ka antidepresanti parasti sāk strādāt tikai pēc 2 nedēļām. Tas ir ātrākais, faktiski pat pēc mēneša tikai. Tad sanāk, tev sākās depresija, tu sāc lietot, tev mēnesis tur jāgaida līdz iedarbojas, tu mocies, tad viņi sāk iedarboties, tad kā uzceļ pa augstu, tu atkal beidz. Principā bipolāro amerikāņu kalniņiem. Ir amerikāņu kalniņi, maigi izsakoties. Bipolāro variantā pēc 2 nedēļām var izšaut māniju. Ja nezinu, ka ir bipolārie, ja domā, ka tā ir unipolāra depresija, var izšaut māniju. Un tad ir, tie laikam ir bipolārie, pieliekam vēl klāt kaut ko, ja? Bet fakts kā tāds, tā depresija klasiskā variantā var ilgt līdz pat pusgadam, ja neko nedara. Tiešām ilgi, tajā otrais tips, tas ir tā traki, bet kur ir atšķirība, vēl ir tas 3. tips, jauktās epizodes, kas ir trakākais no visiem 3. Redzi, depresijā vismaz ir skaidrs, ka man ir depresija. Jā. Es zinu, kas būs rīt, pieņemsim. Visticamāk depresija. Ja? Pirmajā tipā, mānija, izšauj, tad ir atkal, puslīdz. Otrajā tipā ir depresija, kaut kāds hipomānijas epizodes. Arī skaidrs. Apmēram tā izveidojas sistēma. Man bija agrāk sistēma. Ik pēc 3 gadiem.
Mānija, ik pēc 3 gadiem, tad atkal depresija, apmēram, ja, tad kaut kas tur cēlās, un atkal 3 gadi, atkal es kaut ko sastrādāju. Un katreiz tajā hipomānijā es sastrādāju kaut kādas reālas nepatikšanas, kas sabojā manu dzīvi, to nesaprastama. Un apkārtējie cilvēki arī nesaprata, kas notiek, un viņiem bija vienkārši, ok, Lidija vienkārši nevar, ok, Lidijai vienkārši nedara, ok, saproti, tajā periodā pirms terapijas vainīgi bija visi citi. Skola ne tā, augstskolas ne tās, 4. Visas ne tās. Bet ir kaut kādi triggeri, kas, teiksim, ietekmē, vai tas notiekās pilnīgā nejaušībā, teiksim, tā depresija vai tā mānija var sākties vienkārši nenokā, vai tu jūti, ka tomēr ir kaut kāds tāds smagāks notikums, vienalga vai kaut kāds cits, kas tev tā kā vai izvelk ārā, vai tieši otrs iegrūž tajā depresijā? Redzi, cik liels spēks ārējiem faktoriem, es domāju? Es par to esmu domājis, un man ir pašai izveidojušies 2 secinājumi. Teikšu tā manas personīgās teorijas. Viens variants ir tāds, ka bipolārie rada apstākļus. Saproti? Okay. Otrā tātad. Mēs līdz galam nevaram apgalvot, ka jā, visi slikti, visi tur slikti, ja, visi, tad sanāk, ka visi cilvēki ir slikti apkārt, visi apstākļi ir slikti, nedara. Visi darbi nedara. Ja? Kas nedara? Jā. Oi, un es tāda nebadzīta, tagad sēžu galdoju uz mēnesi, cik tur es tur tā. Ja? Es saprotu, ko tu saki. Tas nozīmē, ka tīri teorētiski atrast iemeslu var jebkam. Bet, protams. Un ja beigās atrod iemeslu jebkam, tad jau reāli viens konkrēts triggers nav, tad vairāk ir vienkārši tu tajā brīdī piemeklē klāt. Jā, es tevi attaisnoju. Okay, man nomainījās fāze, bet es attaisnoju sevi ar kaut ko tā kā, man nepatika attieksme, kā uz mani paskaties no sērijas. Tu saprati to domu, es tagad pārspīlēju, ja? Bet mēs jau varam sevi attaisnot. Man reizēm nepatīk, kā uz mani paskatās. Idejiski, ja? Mēs varam sevi attaisnot ar jebko. Otrs variants ir tāds, ka mēs nekontrolējam patieši tās fāzes. Mēs nekontrolējam. Var nomainīties uz šitā. Vienkārši trešdien. Un zini, tas teiciens, tīri bipolārs teiciens, var mīlēt visu mūžu un pārstāt ceturtdienu. Ļoti bipolāri. 100 punkti. Un runājot par jauktajām epizodēm, 3. variants ļoti nepatīkams, jo tu minēji par to bipolāro, tu mēģināji tur skaidrot, savilkt par tām 2 puslodēm un tā, bet vēsturiski, ja mēs 2 poliem. 2 poliem, jā. Es ļoti atvainojos, pārteicos. Un vēsturiski, ja mēs skatām, nosaukums bipolāriem traucējumiem īstenībā radies ir salīdzinoši nesen. Okay. Jo agrāk bija māniskā depresija. Okay. Un ja mēs paskatām, tad tas patiesi jau ir sen atpakaļ, ja jau tiešām tur 1800, kuri tur gadi, ja es neiedziļināšos, ja. Bet fakts kā tāds, ka sākumā tā bija māniskā depresija. Un kāpēc? Jo mānijas ir. Depresijas ir. Jauktās epizodes ir māniskā depresija tīrā veidā. Mānija un depresija var būt vienlaicīgi, kas ir ārkārtīgi grūti. Ja jau mēs tikko izrunājam, kas ir depresija, kas ir mānija, tad iedomājies situāciju, kad cilvēks jūtās nožēlojami, kā vispār pašapziņas zem grīdas, ja, plintus līmenī. Viņš jūtās tā, ka nekam nav jēgas, ja viss, ko es daru, ir pilnīgs, nekam nevajadzīgs, un, galīgi viss, es esmu bezvērtīgs un tāds, nedomāju, šitas tev izplosa, šiten iekšā. Bet nav arī tā, ka tenī brīdī ir ļoti liels tādas sarunas galvā pašam ar sevi? Nē, depresija sabotē bez apstājas. Es biju domājis vairāk nevis, ka ir tikai sajūtu līmenī, bet arī dialogu notiekās šie te galvā tie, kas tā kā turpina tevi. Tu domā halucinācijas? Nē, vienkārši. Katrs cilvēks vairāk, mazāk kaut ko domā, kaut ko sarunājas ar savu galvu. Vairāk vai mazāk. Ir kas vairāk un ir kas pa daudz, ir kas mazāk, bet ir vienkārši viens varbūt tā, tu jūtos slikti, bet tu iekšā vienkārši saproti, ka fiziski es jūtos šobrīd slikti, kā ir tā ir. Un tad otrs, ka tu jūties slikti, bet tu vēl galvā sev tā kā šausti vēl papildus. Ka ne tikai ar ķermeni un ar tām sajūtām, bet arī tādā domu līmenī vēl notiekās sevis tāda sabotēšana. Sevis sabotāža notiek bez apstājas visu laiku. Depresijas feature tā ir. Mēs vispār nevaram to ietekmēt. Un
Vēl depresijas feature ir tāda, ka liekas, kā tā ir sevis sabotāža, es nevienam neesmu vajadzīga, mani neviens nemīl, man ir jālasās prom no šīs vietas, es esmu bezvērtīga, es vispār esmu citiem apgrūtinājums. Tas ir tas, kas maļās manā galvā bez apstājas depresijas periodā, un es nevaru to nokontrolēt. Tā kā, nē, Lidija, klasies, tu esi baigi foršā, visi tevi mīl. Nē, man ir vienkārši ārprāts galvā. Tas izklausās īstenībā diezgan riskanti uz kaut kādu pat suicidālu virzienu. Jo, ja tu sevi visu laiku močī, kā saka, močī, tad vienā brīdī apmēram vai pasaulē nebūs labāka. Apmēram. Tā kā, ja mēs skatām no tādiem statistikas datiem, tad droši vien es izpētīšu, ka bipolārie ir augšgalā. Jā, būsim reāli. Un atgriežoties pie jauktajām epizodēm, tad iedomājies šo visu sabotāžas komplektu ar nenormālu enerģijas daudzumu. Jo mānijās es vēl nepieminēju, cilvēki neguļ reāli. Protams, enerģijas ir tik daudz, ka tu vienkārši nevari pagulēt. Tu vienkārši tā kā atspoli, skraida ideju pārpilnība, viss tur tāds. Un, tā kā parastā klasiskā hipomānijā, mānijā, tur vienkārši tāpēc ir kredīti, ir idejas, ir viss, un klausies, un naktī jāzvan. Es, piemēram, mānijā nomainīju vārdu. Visur, vakarā, visur nomainīju, visos sociālos tīklos. Freja Ruh. No rīta pamostos, pastos telefonā. Okay. Ja kāds, teiksim, kaut kāds miega zāles tev iedod tur tējā un tam līdzīgi un ļauj tev izgulēties pa vienu nakti, tas nepiesēdināt to māniju? No ārsti jau raksta? Jo man liekas, ka negulēšana pati kā tāda jau nevis nedaudz, bet uzliek būtisku slodzi smadzenēm. Rēķina mums par nakti glimfātiskā sistēma nenotiek, mums REM miegs nav. Cits arī interesants šis stāsts, kāpēc alkoholiķiem, bet es šeit runāju par smagu alkoholismu, ka tur mēnešiem cilvēks uz koriķu uzkāps. Kāpēc viņam nāk tās halucinācijas, viņš ir delīri. Tāpēc izrādās, ja cilvēks smagi lieto alkoholu, viņš miega laikā arī, ja viņi tur norubās, guļ, kā saka, izslēdzās, arī tad viņi guļ, bet viņiem tās miega fāzes ir tikai tās, kā saka, vieglais miegs, jeb seklais miegs. Un viņi nekad nenoniek REM fāzēs, kur notiekās smadzeņu limfātiskās sistēmas aktivizēšana, kas iztīra, man patīk to tēlaini teikt, atdala faktus no emocijām smadzenēs. Tas ļoti nepieciešams. Un tam vienkārši vienā brīdī tam smadzenēm, kad tas cilvēks mēnesi nav dabūjis šo miegu, viņam smadzenes vienā brīdī saka, pie kājas, mēs negaidīsim, kamēr tu guli, mēs tagad darīsim tev. Un tad apmēram rodās sapņi tā kā nomodā. Un tā ir ļoti liela slodze smadzenēm. Es vienkārši domāju par to, ja cilvēkam ir mānija, plus vēl viņš neguļ, tas tā kā visu vēl tā katalizē, notiekās tas vēl intensīvāk. Un varbūt tas tiešām kāds tur miega zālīti iedod tam māniskajam cilvēkam, kas jau 3 kredītus šodien paņēmis. Viņš izguļās no rīta, varbūt tas jāmaina vārds atpakaļ. Tas būtu ļoti labs scenārijs, ja miega zāle strādāt. Un nestrādā? Nevienmēr. Okay. Es mēģināju, ka mānijas laikā un neslēdz ārā. Neslēdz. Acis kubā un man redzi mānijas. Es vienkārši esmu tāds cilvēks, atkal atkāpšos. Es esmu tāds cilvēks, audzināšana, viss. Ko es daru mānijā? Gleznoju. Es ļoti daudz rakstu. Es esmu uzrakstījis 2 grāmatas, neesmu izdevusi. Es rakstu, cenšos izrakstīt savus sajūtas miniatūrās, dzejā. Tagad rakstu 3. Mēģinu pierakstīt maksimāli savas domas, sajūtas tajās fāzēs, kas man ir, lai, piemēram, ja es arī izdošu to darbu, lai cilvēkiem ir skaidrs priekšstats, kas tas ir. Tā kā no bipolārā skatu punkta. Jo, ja palasa manus tekstus, pieņemsim, man ir darbs sēta, ko, pieņemsim, hashtag sēta sociālos tīklos, tur būs pilns ar maniem tekstiem. Bet lasot tos tekstus, es pieņemu, ka ir ļoti grūti viņus saprast. Okay. Jo tik daudz metaforas, tik daudz dubultu visādu jēdzienu un jēga tāda ārkārtīgi dziļa, jo bipolārs cilvēks ir pārjūtīgs. Ja mēs uztveram pasauli pārjūtīgi, mēs tikai staigājam rādu otrādi. Tādēļ, ja mums pasaka kaut ko, es nezinu, kādu asāku kritiku, visi raudam mēnesi. Ja mēs tur, es nezinu, es, piemēram, esmu pirmrindniece, es esmu tā audzināta, lai viss būtu lieliski, neraugoties to, ka es esmu mainījusi skolas ļoti daudz, jo es vienkārši nespēju uzturēties ilgstoši vienā vietā, tāpat es pabeidzu tā, ka es iestājos budžetā, un es tur mācījos uz labākajām atzīmēm, un es tāda esmu, un es visu tā daru. Es, jebko, es cenšos izdarīt apzinīgi, pēc labākās sirdsapziņas un visu laiku seko sev līdzi, kas arī rada man papildus trauksmi, jo bipolārie un trauksmi ļoti saistīti savā starpā.
Un, kā jau tu minēji, jā, smadzenes pārpūlās, un tad mums pienāk klāt 2 jēdzieni - derealizācija un stupors. Derealizācija. Derealizācija ir ļoti interesants stāvoklis, ja, kad ir sajūta, ka tu skaties visu kā filmā, skaties sevi no malas, un liekas, ka nekas nav īsts. Es esmu datorspēlē. Tas tā kā dienas laikā notiekās, vai kurā brīdī? Jebkurā brīdī tas notiekties? Jebkurā. Bet es esmu iemācījies. Tā ir tāda epizode, vai tas var ilgstoši būt? Tas var būt ilgstoši. Okay. Es esmu iemācījusies derealizāciju atpazīt, ļoti labi tik galā, un tagad es spēju kontrolēt to stāvokļus, lai gan cik man ir grūti, ja, to grūti un mocības neviens nav atcēlis. Vienkārši es saprotu, kas notiek. Un stupors ir tad, kad man šitas ir ārkārtīgi raksturīgi. Tie, kas mani zina, tie zina, ka man šitā feature, tā ir mana feature. Es nespēju izkāpt no mašīnas līdz pat 3-4 stundām. Es atbraucu kaut kur, tagad es izlecu no mašīnas, un baigi interesanti bija te atnākt. Ja? Bet principā es aizbraucu uz veikalu. Man ir kaut kas jānopērk. Es nevaru izkāpt no mašīnas. Es vienkārši nevaru. Es nevaru pakustēties. Es nevaru pakustēties. Bet ko tu dari? Sēdi vienkārši un skaties pa logu? Jā. Arī pat ne telefonā, neko? Neko nevar izdarīt. Citreiz raudu. Viss. Es nevaru izkāpt no mašīnas. Un tas ļoti raksturīgi. Un es sākumā nevarēju saprast, kas ar mani ir. Un man tā ir gadiem. Ja man tiešām nav nekur jāsteidzās, ja tikšanās vai kaut kas, ja es zinu, ka man nav nekas jādara, tad tālāk, ja baigi. Tad sanāk, ka tev smadzenēm ir šausmīgi nepatīk rutīna, vienveidība, un sanāk tas, līdz ko tev trūks šis stimuls. Un tas stimuls ir tev, ja tu brauc, piemēram, tu kaut kāds piemājas, nezinu, lielveikals vai pārtiks veikals, un ja tu atkal kārto nedēļu jābrauc atkal pēc viena tā paša ēdiena, liekas, ka smadzenēm nepietrūks stimulācija, un tad brīdī tu nevari saņemties, lai vispār to izdarītu, un tas tev tā kā iesaldē. Jā, tā kā iesaldēts, jā, tas pats arī citreiz ir, ka es atbraucu, redzi, man problēma šobrīd, šobrīd risinās šī problēma, nav vairs tik izteikti. Iepriekš man bija problēma ar vietu, kas sauc mājas. Ja, man nebija vietas, ko nosaukt par mājām. Un es mētājos pa visu Latviju, un tie cilvēki, kas mani vairāk zina, tie zina, ka mana mašīna ir skapis ar tiem mūžīgajiem melnajiem maisiem, ar savām grāmatām, kā grāmatārps. Ja, man ļoti patīk grāmatas, un es tik valkājos pa to Latviju, tā kā tāda, pirtslota. Un tik šausmīgi tas ir nogurdinoši, un man ir ļoti daudz tekstu par to, ka es vienkārši esmu mucēja, kas sēž tā kā princese tornī starp tām savām grāmatām un visām tām pekelēm, un vienkārši jau es vairs nevaru. Un tad man bezmazliet sāka saukt bēgošā līgava, ja no sērijas es tās pekeles jau godīgi sakot, es ciest nevaru. Man liekas, ka mēs tādā pārmantībā, es vismaz, jā, un tad, kad es pārvācos vienu brīdi, es dzīvoju Rēzeknē, studēju tur mākslas akadēmijā, man bija ģipša galvas, visas aiznesu. Es domāju, nonulēšos līdz vienas mašīnas koncam, man neko nevajag. Vienkārši atbrīvot man no tām peklēm. Es vairs nevaru. Es nezinu, kur ir mans mans, es nezinu, kur ir mans drēbes. Ja? Tie ir tie bipolārie traucējumi, kad man bija tāds sāsnājums, ka es sapratu, ka es jau vairs nespēju izturēt. Izklausās, jā, ka tu tālaini sakot, kad mašīnai gāzes un bremzes pedāli vienlaicīgi spiež, kad no vienas puses tev tik tiešām ir nepieciešams tāda liela stimulācija smadzenēm, lai vispār dzīvē atrastu jēgu, no otras puses tev tā nepārtrauktā stimulācija arī ārkārtīgi nogurdina. Tev trauksmē, tā trauksmēšana tālāk pāriet uz izdegšanu. Izdegšana var uzlikt tādu lielu bremzi un tad iekrist atkal tajā depresīvajā fāzē. Tas ir tāds loks uz riņķi. Un interesantākā daļa, tāds paradoks, ņemot vērā, ka man bija periods, kad es tiešām mētājos visu Latviju, plus vēl kāzas, kāzas sezona, kas man turē pie dzīvības, tajā brīdī, kad es atrodos savā mašīnā, īstenībā tas ir interesanti, man tas ir joprojām, mana mašīna ir mana drošā vieta. Okay. Tā ir tā kā liela rokas somiņa, kur man ir viss. Un savā mašīnā es jūtos visdrošāk, un vēl drošāk es jūtos tajā periodā, kad es braucu, kad es neesmu pie zemes. Ja, es kustos. Es varu, ka tu esi kustībā. Jā, un tad es jūtos tik labi, un es esmu pie dabas, es varu apstāties, kur es gribu, es varu pastaigāties. Es pārtraukšu, bet kāda tev ir, teiksim, vai tev patīk tā sajūta, ka tu vakarā dodies mājās, pieņemsim, ja tev kaut kādā brīdī ir mājas, ja tu nebrauc, un ka tu zini, ka tev nekas nav ieplānots,
un ka tev tajā vakarā ir visas iespējamās opcijas pieejamas, ka tu nezini, kas notiksies. Vai tev labāk vajag, ka tu skaidri zini, kas vakarā būs? Es vispār nezinu, kas būs pēc stundas. Tieši tā. Un tev ir vajadzīga šī saruna, lai ir tā nevis saruna, bet tā sajūta, lai ir šī nenoteiktība. Godīgi sakot, nē, man ir nepieciešama drošības sajūta. Tev tieši vajag, lai tu zini, kas notiksies. Redzi, tur ir tas paradoks, ja? Lai mēs preventīvi neiekristu psihozē. Vēl viens jēdziens, pie kura mēs esam nonākuši, ja tā ir psihoze. Kad mānijā tās ir smagas psihozes, kad cilvēks vispār nevalda neko. Kā mēs tikko runājam, plikām kājām, skrien pa ielu un stāst, ka ir Jēzus. Ja? Hipomānijā tās tādas mazas psihozītes, kaut kādas, ja, tā kā fāzītes, ja, kur cilvēks, nekas tāds, ja, es kontrolēju, bet, apmēram, es saprotu, ko es daru, bet es varu tajā brīdī norakstīt, man ir hipomānija, ja, tā kā, sorry, bipolāriem. Pieņemiet, kā ir. Ja? Bet, labi, fakts kā tāds, lai mēs izvairamies no šīm te psihozēm un sācinājumiem, ir ļoti ārkārtīgi svarīgs režīms – miegs. Jā. Es nezinu, kā to dabūt gatavu. Paēst kaut ko, vismaz siltu ēdienu, vismaz reiz dienā, vismaz iemocīt kaut ko. Ja? Mierīga, droša vide. Mēs nedrīkstam raustīties kā tādi, es atvainojos, ja, pirtslotas vai kaut kas. Pašā laikā tu saki, ka tev patīk tā sajūta, ka tu esi tajā mašīnā, kustībā, vēl kaut kur. Es tāpēc to mēģināju tā kā vilkt kopā. Jā, bet man tas nenāk par labu, saproti? Tas man iemet vēl lielākā bedrē. Es saprotu, ko tu domā, jo ir tā viena tā lieta, ko tā kā vajadzētu darīt, bet viena, kā tev gribētos tajā brīdī. Es piekrītu, ka jebkāda veida struktūra dzīvei ir nepieciešama jebkuram cilvēkam, lai pēc iespējas labāk dzīvot. Tad pašā laikā vienkārši vai tev tā struktūra neiesprosto. Kāpēc es to saku? Jo tā ir viena no problēmām ir UDS cilvēkiem, kuriem uzmanības deficīta sindroms vai pat uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms. Viņiem ir tā, ka viņiem patīk, lai visa viņa dzīve ir tādā plūdumā, lai nav nekur piesiet. Tad es paņemu to, es ieraugu kaut ko citu, es daru kaut ko citu. Ja viņam ir konkrēti, lai tikos tev jābūt tur, tagad tur, tas viņam ļoti stresaini ir. Pieņemsim cilvēkam ar UDS, ja tu pasaki, ka viņam šokar 7 kaut kur jābūt, viņš par to kaut kādu svarīgu lietu, viņš to visu dienu vairs neko nevar padarīt. Viņš laik tikai domā, ka tikai neaizmirsīšu, ka 7 man būs tās. Un ja tu cilvēkam pasaki, oi, atcēlās tas 7 tā tikšanās, tev viss vakars brīvs dara, ko grib. Vienkārši tā kā novaļās akmens no pleciem. Tev viss vakars ir brīvs, tu vari ko darīt. Es nezinu, un es priecājos, ka nezinu. Man brālim tā vienkārši ir. Viņš vienkārši kaifo, ja viņam nav nekāda konkrēta plāna, ka viņš tāds gaistošs varbūt viss kaut kur. Jā, es mēģināju vienkārši saprast, vai tur nav kaut kādas paralēlas, bet iespējams, ka nē. Nē, man UDHS nav. Man ir klasiski bipolārie, bet redzi, tā ir tajā mānijā. Vai es varu teikt, ka man tas patīk, godīgi sakot, man tas riebis. Okay. Bet man nav tā, ka patīk, ka riebis. Okay. Un vēl viena tāda nianse, ka tajās reizēs, kad man ir sāsinājumi vai man ir tā depresija, es esmu tik ļoti sevi mobilizējusi, ka es sev esmu iemācījusies pārkāpt pāri. Ja? Bet es jau esmu kāpus sev pāri tik daudz reizes, ka man šķiet, ka esmu sevi jau atspārdījusi. Tas tavs gribas spēks arī, kas, teiksim, tos storijas liek likt un mobilizēties uz darbu. Katram podkāstam ir nepieciešams atbalstītājs, un podkāstu, kas ar mani notiek, atbalsta kompānija iRify Recovery, kas ir sporta atjaunošanās un limfodrenāžu ierīču ražotāji no 2018. gada. Tā ir latviešu kompānija, kurā neslēpšu arī es esmu līdzīpašnieks. iRify Recovery ierīces ir ļoti labas pret jebkādām limfas atteces problēmām, pret tūsku nogurušām kājām, arī kā sporta atjaunošanās noderēs gan sievietēm, kam interesē, teiksim, cīņa ar celulītu, vīriešiem, kam interesēs profilaks kardiovaskulārām slimībām, jauniešiem kā sporta atjaunošanās. Un šogad, 2025. gadā, www.irify.lv mājaslapā ar promo kodu podcasts jūs varat iegūt papildus 15% atlaidi. Runājot par darbu, tu esi pasākumu vadītājs, strādā ar cilvēkiem. Kāzas ir viens no teviem amplua, cik es arī saprotu. Kāzas ir mana, es nezinu, kāzas ir mana dzīve. Jāsaka tā, jo... Kā tu to apvieno? Zini, es dzīvoju viņiem līdz. Es pat vienā brīdī dzirdēju tādu apzīmējumu kā kāzu dūle. Ja? Es ar saviem pāriem esmu no A līdz Ž, man viņi ir katrs
ārkārtīgi svarīgi. Mēs izvēlamies tērpus kopā, ja ir nepieciešams, veidojam konceptus, jo agrāk vienā brīdī es organizēju vēl kāzas. Un es nodarbojos ar kāzām jau 8 gadi. Es sapratu, ka kāzas ir mans top formāts, un es vienu brīdi sevi pozicionēju tikai kā kāzu vadītāju. Okay. Jā, un tas ir tas pasākuma virziens un veids, kas man nav tikai pasākums, jo iedomājies, cik liels pagodinājums ir atrasties tajā brīdī, kad dzimst jauna ģimene, caur manām rokām iziet dzimtas. Kā tur var? Es nezinu, man tas palīdz dzīvot tik ļoti. Es gāju tās kāzdienas, man ir drebežē. Ja es tajā satraukumā esmu, vienā kāzdienas, es ne par ko nedomāju citu, es vienkārši esmu tur. Un tagad pēdējos gadus man ir tā, ka es jau esmu no rīta ar viņiem. Ja, lai gan es vadu un klasiski vakara vadītāji pārsvarā ir no viesunam, būsim reāli, ja, sagaidu viesu. Es nevaru, man gribas ar viņiem būt, es jau no rīta, es varu jau būt ar jums no rīta, varbūt jums mani vajag, ja, un viņi pasaka, jā, man tevi vajag, Lidija, un tur tā, viss, Lidija, yes, ja, un es varu būt ilgāk ar jums, es varu būt tās 12 stundas ar jums. Tas ir tāds, ja. Un tās piepildījums arī. Jā, iepriekš man tā bija pedagoģija ar bērniem. Tagad es sajūtu, ka tās ir kāds, jo man vajag kaut kur sevi likt. Manas idejas, ja, manu radošo garu, tā pati māksla, tā pati rakstīšana, ja, jo māksla, gleznošana, viss tas vienkārši ir arī daļa no manis. Es nevaru negleznot, es nevaru neradīt, es nevaru sēdēt vienkārši kaut kā tagad dzīvoklī, es nezinu, 4 sienās un tagad gaudot uz meni, nē. Man vajag iet, man vajag darīt, man vajag radīt. Un ja viņi man atļauj vispār vēl kaut ko radīt savā kāzu dienā, ja, piemēram, uzlikt galvaskausus, man ir bijis, ja, uz galdiem uztaisīt tādus konceptus, ka tur, kailās, Venēras stāv un grieķu antīgais. Es vienkārši esmu starā. Tādēļ vien ir vērts dzīvot. Bet tajā pašā laikā tu saki, ka 9 līdz 5, kur tev visu laiku kaut kas būtu jādara, kaut kā tas būtu ar kāzām saistīts. Teiksim, tu strādāt aģentūrā, kas rīko dažādas kāzas, bet tev būtu konkrēts normēts darba laiks. Es pat nezinu, vai ir tādas aģentūras. Es atvainojos, mīļie kolēģi, jūs skatāties. Es tiešām, jo man liekas, ka mēs taču visi esam freelancā. Okay. Tagad jau nav tāds office darbs. Varbūt tas būtu arī citā valstī. Tur liela valstī, nezinu, Amerikā, kaut kur pēkšņi tur strādā. Varbūt tās pat nevis kāzu organizēšanā, bet kaut kas saistīts ar kāzām. Varbūt tas ir kaut kāds žurnāls, kas raksta pa kāzām, un tu vari būt žurnāla, nezinu, tur redaktori vai kaut kas. Un normāls darba laiks to spētu darīt. Nē, ja es nevaru atrasties kāzu dienā iekšā, man tas neinteresē. Man interesē kāzas. Es par kāzām zinu tiešām visu. Es esmu darījusi visu, izņemot soļanku vārījusi, ja, un atbildējusi par viesunamiem un ēdināšanu. Tur nē. Pārējo praktiski visu grīdu slaucījusi, jā, torti griezu, protams. Tā kā mans domu gājiens ir tāds. Ir jāizdara maksimums šeit, tagad, te un tūlīt. Nevis jādomā, jā, es taču esmu tur vadītāja, jā, lai tur tā. Griežam torti, daram šito. Tagad mēs darīsim tā, mums jāiet ir tur, ok, darīsim šito. Nav tāds, manuprāt, kāzās, tā kā es tagad es esmu baigā persona, jā, atnākusi vadītāja, es nodīšu, ne. Mana pārliecība ir tāda, ka es esmu ar viņiem visu laiku, es esmu viņiem. Un tas ir arī viss, un ja, piemēram, man būtu, es nezinu, kā tu saki, jāraksta žurnālam, un es varētu tikai teorētiski aprakstīt kāzas, es laikam novīstu kā tāda rozīna. Es saprotu, tas īsti nav. Tev vajag tā kā būt iekšā tajā procesā. Bet, protams, tās visas, saprotu, tie visi bloki, kad mainās, un tās sajūtas man jau kāds dienu paskrien, nedomāju, ka jaunajiem pāriem skrien un ka viņi dejo. Un es skatos uz to un es domāju, ak, Dievs, mums ir izdevies un runas un vecāki un asaras no prieka un tā ceremonijas, vadu arī ceremonijas, jā. Un tas viss, tā kā tik ļoti smalki un tik ļoti iziet caur manu dvēseli, es pēc tā dzīvot nevaru. Es mēģinu saprast arī to, ka no vienas puses kāzas ir tas pasākums ir vienāds katrs. Nav. Jo Labi. Pabeigšu. Vienāds. Nav tā, ka vienās kāzās
tur precās, saka, jāgriež torti, kaut kādas spēles, dejas, UTT, un vienā pēkšņi ir nezinu, rok grāvjus un skrien pa mežiem un izlaušanos. Nu, kaut kāds tas vairāk vai mazāk kāds, tas scenārijs plus mīnus ir ok, un es mēģinu tā kā savilkt to kopā, acīm redzot, tev pietiekoši interesējoši un stimulējoši ir tas, ka tas ir tas tavs, tas, kur tu atrodi savu piepildījumu nozīmi, tenī pašā laikā katrai ģimenei, katram pārim, tomēr ir kaut kas savs. Ir savs stāsts, savas kaut kādas vēlmes, savas nianses, savi ēdieni, savi nosacījumi. Un, acīm redzot, tā daudzveidība, vienveidībā iekšā ir tas, kas tev pilnībā pietiek. Tā ir mana fīča. Izstāstīt viņu stāstu un nebaidīties, jo redzi, tur ir, laikam, tāda es vienkārši esmu. Bet kā tu dozē to savu slodzi, lai neizdegtu? Tomēr kāzas, tu saki, tu esi no paša rīta, tur kāzas, visticam, mičošana pusnaktī notiek. Tās ir baigās slodzes, tās ir vairāk kā 12 stundu darba dienas. Kā tu sadozē, lai nav pa daudz izdegt, ir ļoti elementāri. Mūsdienās tā ir diezgan aktuāla problēma. Redzi, es tev jau minēju, ka tā ir mana dzīve, un it īpaši, ja viņa man atļauj izpausties, stāstīt viņu stāstu, plus pielikt savu radošumu klāt. Un man ir interesanti uzreiz, jo pie manis nāk drosmīgi pāri. Būsim reāli, jo atverot manas lapas Instagramā un visur var redzēt, ar ko es nodarbojos. Un neraugoties to, ka man bija tādas bažas, kad es sāku veidot mentālās veselības saturu, ka tas pāris nobiedēs. Es tiešām baidījos, jo es arī sapratu, ka tā noteikti arī ir. Būsim reāli, bet tāpat laikā, mīļie jaunie pāri, es reāli zinu, ko darīt, kad ir panikas lēkme. Es zinu, kā ir jāelpo no rīta ar līgavām. Es zinu, ko darīt, ja ir kaut kādas trauksmes, ja sākās kaut kādas neparedzētas situācijas. Es protu ar to tik galā. Kā tu tiec galā ar trauksmu, kad parādās? Tur ir kā tas numur 5, tu zini tie 5 punkti. Mēs pieņemsim kopā, elpojam, ir jāatgriežās ļoti svarīgi realitātē, pataustīt, pasmaržot, atgriezties. Es viņas aizrinu. Lietas, ko redzi, 2, ko dzirdi. Jā, tā ir tā schēma. Tā ir tā schēma, bet es parasti te un tūlīt, tagad un šeit es aizpļāpāju viņas. Tās trauksmes, saproti? Es saprotu. Man bija tāds konkrēts gadījums, bija ielicis TikTokā to video, viņam bija vairāk kā 100,000 skatījumu. Man liekas, ka bija kaut kā 80, bet jebkurā gadījumā krietni liels organiskais rīčs bija par gadījumu, kad lidostā vienkārši vienam jaunam vīrietim, viņš saka, lai sauc ārstu, ka viņam, viss viņam infarkts, sirds, kaut kas nav kārtībā sirdi. Un es paskatos uz viņu, un es pats ar sirdi esmu miris cik reizes. Jā? Tā kā es sāku ar viņu runāt, un vienā brīdī es viņam saku, tev tā kā paliek labāk. Jā, paliek labāk. Saku, redzi, ja tev būtu infarkts, mēs parunājam, labāk nepalikt. Un vienkārši, un viss, un aizbiedējām to panikas lēkmi prom, un čalis baigi priecīgais, un mēs tā kā sākām runāt. Tā saruna citam laikam, bet jā, tik tiešām, ja cilvēks pats ir saskāries daudzkārt ar trauksmi, panikas lēkmēm, tam līdzīgi, palīdzēt citam ir daudz vienkāršāk. Mēs jau zinām, ko darīt, ir jāpārslēdz. Kad tev pirmo reizi mūžā bija panikas lēkme, tu atceries? Kārtīgi panikas lēkme tāda. Man īstenībā viņas tā kā periodiski. Es esmu iemācījusies savākties, man uz to elpošanu ļoti bieži agrāk bija. Tā kā es saku, man ir tā kā kaut kāds, un šitas te, ka es caur šito vietu cenšos visu kontrolēt. Un es tajā panikas lēkmē cenšos saprast, kas, kur te tagad tulīt un elpot. Un viss, ko es sev stāstu, Lidija elpo, tikai elpojam. Būs tā kā tas mirklis pāries, mums ir tikai jāelpo, elpojam un tā. Es esmu iemācījusies sevi savākt. Trauksmē līdzīgi. Izstāstīšu vienu gadījumu iz dzīves, kas man atgadījās kāzās. Sanāca tā, ka man nācās pašai sevi savākt ļoti ātri, respektīvi jāsagaida jaunais pāris, es ar viesiem, viss riktīgi forši tā un šitā man atnāk viena viesi un saka, Lidija, klausies, kaut kas ar labierīcībām nav, tā kā durvis sprūst. Es aizēju, tagad paskatos, un viņi saka, varbūt uzlīmē zīmīti virsū, ka ir uzmanīgi ar tām durvīm jāpietās. Es tagad uzlīmēju to zīmīti virsū, atnāk saimnieks, kas pa zīmīti, viss ir kārtībā, tur paraustās durvis, nekas tur nav, zīmīti norāja, viss tur labi, un strādājam tālāk, nav ko izdomāt. Ko tu domā? Atbrauc mūziķi, un es tagad, man tā
Mana somiņa ar sirsniņu tagad nesastāja somiņu. Saku, tā puiši, es aiziešu uz labierīcībām fiks, kamēr nav jaunais pāris ieradies. Nu, un es aizēju, un es tur palieku. Un es tagad tur palieku un saprotu, ok, logu nav. Ir dēļi, kaut kādi brūnie. Ir tumšs, tā dzeltenā spiedošā gaisma, un es saprotu, ka es esmu tur. Jaunais pāris var ierasties jebkurā mirklī. Viesi nezin, ka manis nav, ka es esmu iesprūdus labierīcībās. Ja? Un atliek cerība tikai uz grupu, kam es pateicu. Nu, pēc kaut kāda laika es saprotu, ka sāktās durvis tur kaut ko. Un man sākās loģiski slēgta telpa, plus stress par atbildības nastu, ka tūlīt ierodās jaunie, un es tur neesmu. Kas saproti? Dīkstāva manam darbam, un mans darbs tiek ārkārtīgi ietekmēts. Jo katrs mirklis ir svarīgs pasākumā, un es saprotu, ka tagad durvis sāk laust. Nu, tā epopeja ievilkās uz kaut kādām minūtēm 20. Kamēr izlauza, jo neļāva laust, tad atkal tur tas un šitas vēl kaut kas, beig galā izlauza, un es izeju ārā. Man nav laika tagad pārdzīvot, man nav laika attālpoties, man nav laika neko. Un uzreiz vadīt. Bet kā es pavadīju tās savas 20 minūtes? Labi, ka tur bija spogulis, turēja izlietni, elpojam, un tad šito elpošanu atgriezties realitātē, jo, zini, tiklīdz sākās tā seklā elpošana, un šitas te viss auzas garantētas. Tad ģībiens un visi brīnumi. Jā. Bet mēs mierīgi ar diafragmu šeit tagad un tūlīt, un tas beigsies. Tas izklausās pēc jogas, ar jogu neesmēģinājies nodarboties? Zini, man bija ezotēriskais periods. Tajā brīdī, kad man nebija terapija, man bija totāls ezotēriskais periods. Nu labi, es jau braucu totālā sauzās, jo, diemžēl tā ir, ka, manuprāt, cilvēkiem, kam ir mentāla rakstura problēmas, nevajadzētu nodarboties ar ezotēriku un tā tālāk, jo vienkārši mums tur aizbrauc jumts. Lūk, tas ir fakts. Tad jā vai nē? Nē, okay, tu pa gabalu. Es esmu mēģinājis, man bija tāds ezotēriskais periods, un tad jau es arī to vārdu nomainīju, un es tur vikingu šitajā biju, jo man seja bija apgleznota, apzīmētas rūnas zīmēs uz sejas, un man bija slēko ombeza apstājas, un viss tur tā. Viss man bija. Okay. Bet tas ir tādā dozētā, reālā, teiksim, izmantot nevis to kā kaut kādu rokultu vai kā tu saki, ezotēriskā, bet vienkārši izmantot jogas prakses kā rīku. Kā rīku, jā. Elpošanu, jā. Elpošana kā tāda. Arī meditācija kā tāda. Ļoti palīdz. Ir tādi vingrinājumi, pat ir aplikācijas, kur cilvēkiem ar mentālām problēmām ir konkrēti vingrinājumi, kurus mēs pildam. Un mums palīdz, bet ja mēs sākam braukt auzās, runāt, es nezinu, ar putniem un šitas te, vienkārši es tev stāstu savu pieredzi, un beigās nomainu vārdu, un visu jau es tur peldēju 3 metri virs zemes, un man likās, kādas zāles, man atnāk pasklidī, varbūt vajag pie ārsta. Kāds ārsts? Man ir spējas. Paskaties, tā kā, diemžēl cilvēkiem ar mentālām problēmām nevajadzētu tik ļoti sevi meklēt, jo atrast var tikai jaunas problēmas. Sev ar kristāliem un ko vēl tikai nedara. Jā. Nē, es biju domājis vairāk tiešām to praktisko pusi, un ar jogu es nebiju domājis tur locīties visās iespējamās pozās. Ar jogu es biju domājis tik tiešām to meditāciju. Ka vienkārši atrast sev to laiku, ka tu iemācies tik tiešām fokusēties uz to ieelpu, uz izelpu, būt, atrast, iepraktizēt savām smadzenēm, būt šeit, tagadnē. Un līdz ar to tajos brīžos, kad nāk tās trauksmes vai panikas vai kaut kādas sajūtas, ka tu esi uztrenējies savākties, ka tu vari atnākt šeit atpakaļ pie šīs momenta, pie tagadnes un funkcionēt. Tas ir sazemēties. Man ļoti palīdz, es arī ar rokām ņemos, tā kā skaitu pirkstiņus. Un vēl viena ļoti laba lieta – drošības kastīte. Kas tas tāds ir? Drošības kastīte, tā ir reāla kastīte, kur mēs saliekam visādus brīnumus, kas mums rada drošības sajūtu. Piemēram, es nezinu, tur vēstulīti sev, kaut kāda spalviņa, vai tur, es nezinu, krellītes, jebkas, kas mums palīdz atgriezties emocionāli tajā vietā vai notikumā, kur bija droši. Jo
mums ir ārkārtīgi svarīga drošības sajūta. Nu, man tas ir ārkārtīgi liels triggers, jo, ja es sāku justies nedroši, es palieku par mucēju, kā tāds zaķis milzīgām ausīm, un es sāku mukt vienā virzienā, un tas virziens ir uz mežu. Okay. Un tad es izolējos no cilvēkiem, kas pēc manis neizskatās, ja, jo es esmu ļoti sabiedrisks cilvēks. Bet īstenībā es esmu 3 gadus nodzīvojusi vienkārši tādā, pat ne 3, vairāk 4. Es atklāju, ka es varu mukt un muku, nu, kā jau minēju, pa Latviju, ja, uz mājām, kuras ir reāli meža vidū. Un tad, kad es pamestas? Kur neviens nav? Nē, nu es sarunāju, man sanāca tās mājas sarunāt un atrast un viss tā tālāk, ja? Bet fakts kā tāds, ka tajā brīdī, kad es sāku justies nedroši, es krāmēju koferus un tinos uz māju. Viena pati, kurināju krāsni, praktiski, nu, cik tad tur vajag, ja? Nu, kaut kāds kartupelīts ir uzvārīts, ir labi. Nu, šitādā te režīmā, stirnas tur bļauj kaut ko un rej ļoti labi. Nu, šitā es dzīvoju, es varēju mēnešiem šitā dzīvot viena pati. Un tas varbūt ir dīvaini, ja, no malas, nu, šis tik sabiedriska, ja? Un es tur braucu viena. Un, jā, vēl viena tāda nianse, es zinu, ka man uzdos droši vien jautājums. Privāti diemos es par savu ģimeni nerunāju. Jā, storijos un tā kā bērni man ir tāda tēma, par ko es nerunāju. Un, jā, cenšos arī, es viņus nelieku praktiski nekur. Savu bērni. Savi bērni, man ir bērni, un tā ir tāda atkal atsevišķa tēma, ja vecāki un mentāls problēmas. Es domāju, tā ir svarīga tēma, kā vispār, vai tas netraucē pildīt vecākā lomu? Godīgi sakot, tas ir ļoti izaicinoši, un vecākiem, kam ir mentāls problēmas, ir nepieciešams dubults atbalsts no tuviniekiem. Un, ja nesaprot, no ģenētikas viedokļa, vai nav. Es lasīju to, ka bipolārai traucējumi tiek uzskatīti, ka tiek pārmanto ģenētiski. Tajā pašā laikā nav viens konkrēts gēns, kas būtu apmēram izolēts, kas būtu tā kā saprasts, apmēram pieņemsim kā demence. Ir, teiksim, APOE gēns, teiksim, ja viņš ir APOE E4, ja no abiem vecākiem nāk tieši šīs te gēna tips, un ja viņi ir 2 tie E4 kopijas, tad ir tā, ka demences risks palielinās faktiski 10 reizes. Ar bipolāriem traucējumiem īsti nav skaidrs, kurš konkrēts gēns, bet es saprotu, ka tā ir kaut kāda vairāk dažādu gēnu kombinācija, kas kaut kādā savā veidā viens otru ietekmē, bet arī tas līdz galam nav skaidrs. Tev ģimenē kaut kur māsas, brāļi, tantes, onkuļi, vecāki, vecvecāki, kaut kur ir kaut kas bijis vai vispār nekas? Viņi nesaka. Okay. Nevis tā, ka nav, bet ir tā, ka tu nezini, vai ir. Es nezinu, vai ir, jo viņi saka, ka viņiem nevienam nekas nav. Un šeit atkal ir tas moments, pie kā es pieskaršos, atkal vecāki bērni, ja tikai uz otru pusi, ka, nu, vecākiem ir ārkārtīgi izaicinoši arī bērns ar diagnozi. Un tad, kad man uzstādīja diagnozi, mana mamma raudāja vairāk nekā es pati. Un kas tur izried? Vainas apziņa, tur ir vesels kokteils ārā. Bet otrā, ka tu savukārt jūties tā atvieglota beidzot, bet mamma raudāja? Bet, protams, kā justies viņai? Kurš vecāks grib, lai bērnam ir kaut kāda diagnoze? Bet diagnoze jau nemaina situāciju. Diagnoze varbūt tās tieši otrādi. Es to arī redzu kā, varbūt ne atvieglojumu, bet kā kaut kādu tā kā ceļa norādījumu, kas tālāk, kā mēs varam risināt, jo nevar jau izlikties, ka tā problēma iepriekš nav bijusi, jo bijusi jebkurā gadījumā ir izaicinājums. Bet iepriekšējo gadsimtu domāšanu neviens nav atcēlis. Okay. Nu jā, ka te izlikties, ka viss ir forši. Un stigmu neviens nav atcēlis. Un kā tas tagad būs, ka bērnam ir baltā lapa klausties? Nu jā. Traģēdija, drāma, pa visu pagastu. Nu, un tas jau ir ļoti saprotams, un, protams, ka tas ir ārkārtīgi izaicinoši. Saproti, uz visām pusēm. Mēs grozam, kā gribam, viss ir izaicinoši ap to mentālo problēmu, un tādēļ ļoti svarīgi ir izveidot arī atbalsta grupu, ja mēs tūlīt pieskārsimies. Runāju par atbalsta grupām, jā. Jā, pirmkārt, es pati veidoju atbalsta grupu, kas ir pašpalīdzības grupa cilvēkiem, kas cieš no mentāla rakstura problēmām. Tā kā man var uzrakstīt, pieteikties, šobrīd tas notiek. Ja? Mums ir tikšanās reizes, anonīmi, mēs satiekamies un atbalstam viens otru, un turpat nav nevienam jāzina, ka pie manis nāk un ka mēs tiekamies, viss ir iekšēji un diskrēti un anonīmi. Ar kādām garīgām mentālām problēmām var nākt pie tevis?
Pārsvarā tās trauksmes arī bipolārie depresija. Jā, bet Klasika. Klasika, jā. Tā, kas pārsvarā tie gados tik jaunāki cilvēki. Dažādi, bet pārsvarā. Vai pilnīgs kokteils. Kokteils, bet redzi, kur ir arī tam cilvēkam ir jāsaņemās to izdarīt, un viņi nevienmēr var. Okay. Un tā ir tāda arī liela epopeja, kamēr sāk uzticēties svešam cilvēkam. Es esmu ļoti bieži dzirdējusi, tā kā pienāk pie manis cilvēki, viņi ar mani runāja, kā 100 gadus būtu pazīstami. Jo viņi man ir redz bieži, jā? Jā, sociālos mēdījos viņi ir redzējuši. Tā familiaritātes sajūta veidojās. Jā, un mēs esam tā kā jau tuvinieki, ja viņi ar mani brīvi. Bet reizēm ir tā, ka viņi jau piesakās caur ēpastu, viņi mani nezina. Viņi nav pieraduši pie manis, un viņiem ir jāpārkāp sev pāri savai trauksmei, iziet ārā un atnāk līdz manīm. Saproti? Tas baigi izaicinoši. Okay. Lūk, tas ir viens, tā kā man var rakstīt droši uz pašpalīdzības grupu, es tikai priecāšos. Bet vai tu redzi, ka mūsdienās varbūt tās jauniem cilvēkiem šīs trauksmes ir īpaši izpausmes, arī depresija ir tā kā vairāk tā tendence augoša pret, pieņemsim, sevi tajā pašā vecumā? Zini, es par vai to... Vai vairāk tas ir tāds, tas, ka mēs pievēršam tam uzmanību? Es teiktu tā, ka domas dalās pirmkārt. Es neteiktu, ka mums ir mazāk trauksme, jo uz kā mēs esam auguši. Pat vakardienas piemērs, es bišķiņ pastāstīšu par saviem bērniem. Paņēmu meitu no skolas, mēs ejam un meita man saka, jā, zini, mums bija kontrola darbs un skolotāja teica, vienam no jums ir 2. Iedomājies, ja? Ar to viss ir izteikts. Kad es mācījos, kā bija 5 no jums ir 2. Viss. Pirmrindniekiem ceļu vienkārši viss mēs visi jau aizpeldējām, ja? Varbūt vienkārši nevajag to visu. Varbūt mēs varam izglītības sistēmā piedomāt, kā mēs runājam, un tas ir tālajošas sekas, un pēc tam tie bērni būs atkal potenciālie mentālo problēmu risinātāji ar trauksmi. Saprot, kā tas rodās? Līdz ar to, vai mūsdienās ir trauksme jauniešiem? Jā. Viedierīts, ārkārtīgi liela trauksme. Mēs visi redzam, cik visiem labi iet. Tev jau taču ar dzīvi viss ir kārtībā, ja? Vai tad nav trauksme? Un kā vēl? Protams, ka pieaugušajiem vēl dubult trauksme. Plus vēl arī man liekas, ka bērni kontaktējās krietni mazāk savā starpā kā agrāk. Es domāju, nē, vienkārši. Ārpus viedierīcēm. Viņi nekontaktējās mazāk kā agrāk, viņi kontaktējās citā veidā, viņi neprot satikties. Viņi neprot, tas, ko es esmu ievērojis savos bērnos, viņi neprot sarunāt, satikties. Problēmas, ja? Kā agrāk bija, satiekamies 3 tur un tur nebija telefona, nekā, mēs vienkārši atnākam un viss. Uzticās, ka būs un arī bija vienmēr. Tagad viņi nemāk sarunāt, tā kā, viņi teica jā, tad viņi saka nē, tad atkal jā, tad atkal nē, tad vecāki ļauj, tad vecāki neļauj. Vienkārši sarunāt, kas jums ir. Viņi nemāk, viņi komunicē caur WhatsApp, Messenger, vēl kaut kā. Un tas ir tas trauksmes moments, ka viņiem, pieņemsim, iziet ārā publikas priekšā pēc tam, piemēram, ja kaut kādā brīdī vai, piemēram, es nezinu, komunicēt ar cilvēkiem, kas viņiem nav pazīstami, un tāpēc arī būs dubult trauksme. Nav pieraduši komunicēt. Grūti. Tā kā dzīve, jā. Bet, protams, jo caur telefonu ekrāniem. Un zini, kas ir visdīvainākais? Es esmu dzirdējis tādus piemērus, kā ģimenes ietveros viņi nerunā, viņi sarakstās no citām istabām. Okay. Nopietni. Vai arī dators. Tā nav, bet okay. Bet vispār tādi piemēri, un tad es reizēm aizdomājos, redzi, tur jau ir tā dzīvā komunikācija, kas mūsdienās ir ārkārtīgi liela vērtība. Ka mēs spējam komunicēt ar muti, nevis rakstīt ar pirkstiem. Es pēc savā vecākā dēla tā skatos, ka, teiksim, es atceros sevi, viņš ir 4. klasē iet, es skatos atceros sevi 4. klasē, un tieši tā ir pēc stundām kaut ko viens pie otra gāja ciemos mājās ziemas laikā vai ārā vēl kaut kas, ja tad, kad bija tur septembris, mājas vai vasara, siltāks laiks, tad vispār ārā kaut kur tiekamies, tad mājās sēdēšana nebija. Viņi faktiski viens pie otra ciemos vispār neiet. Viņi vienkārši, ko viņi izdara, sasēžās pie datoriem, katrs savās mājās, tad WhatsApp zvans tāds, kur vairāk salēc iekšā, runājas tajā WhatsApp zvanā un spēlē tās spēles vienkārši. Un viņi it kā jau viņi komunicē viens ar otru, viņi to visu dienu skolā ir bijuši, pēc tam arī vakarā, reizēm pat līdz vēlam vakaram, bet jā, es jau piekrītu pavisam savādāk. Bet redzi, mēs jau nevaram to ietekmēt baigi, jo tā ir gadsimta tendence.
Cim redzot. Tā ir gadsimta tendence. Mēs nevaram Ja arī... tas savu bērnu tā izolēs, viņš tieši otrādi, kā visi būs tā, un viņš būs tagad tas savādākais beigās. Ir īstenībā tā, es arī reizēm domāju, man bērniem ir 16 un 11. Ja, ko es tagad teikšu? Nē, noņemšu no telefonu, tagad tu tur sēdēs. Bet viņam tas telefons, tas dators ir rīks, ar ko pēc tam, kad viņš izaugs, viņš pelnīs visticamāk naudu. Un ir jāpierod, jāadaptēs, jāatrod veidi. Jādzīvotie savā laikmetā, taisnība tev. Mēs nevaram vienkārši piespiest pauzi attīstībām pateikt, nē, mēs dzīvosim 2001. gadā. Tā tas nestrādā. Ja mēs tagad kāds pie tevis atnāk ciemos, vienkārši kaut kādā trešdienas vakarā, tur 7:00 piezvanīt pie durvīm, čau, es tagad ciemos pie tevis atnācu. Un tā, kā ciemos, ko tev vajag no manis? Tikko atbildēju uz visu šo te. Bet agrāk tas bija pilnībā normāli, ka tu vari atnākt ciemos, un kā, tur nav, kas jāpies. Kā es atnācu pie tevis, tad... Un kā mūsdienās? Ai, nē, es nevarēšu trešdien pagaidīt, es paņemšu savu kalendāru. Tad ir aizjums. Es nezinu, varbūt nākamgad ap šito laiku uzgriez, un tad es pastīšos. Principā jau mēs paši šo te veidojam, un mēs paši ar savu uzvedību arī, ieslēdzās man tomēr skolotāji, Mēs ietekmējam bērnus un mēs rādām savu piemēru. Un ko mēs darām? Mēs sēžam telefonos, mēs strādājam no telefoniem, mēs strādājam no datoriem. Mēs visu laiku esam ar tehnoloģijām. Un kā mēs tagad pateiksim, klausies, tu nelieto. Nelieto. Mēs jau nezinām, ko viņš tur dara, tas bērns. Varbūt viņš sēž, es nezinu, kanvā trenējās grafikas dizainu. Ja? Un tagad, bet tā taču ir. Un tagad vecāks pienāks, saka, telefons nost. Un tālāk, ko? Viņš varbūt 17 gados naudu pelnīs ar to. Mēs nevaram ietekmēt tendenci, mums ir jāiemācās pielāgoties. Un es atceros ļoti labi no pedagoģijas laikiem, ka ne jau mēs mutiski audzinam bērnus. Mēs audzinām bērnus ar darbībām. Un bērni būs tieši tādi paši, kādi esam mēs. Gribam to, negribam, patīk vai nepatīk. Un šeit ir arī par atkarībām stāsts, par dažādiem uzvedības modeļiem stāsts. Bērni, tas ir totāls spogulis. Mums tas var nepatikt. Pēc tam viņi izaugs, Mēs skatāmies to spoguli, un kāpēc ir šie te visi strīdi? Kāpēc ir drāma? Man patīk, bija viens tāds foršs teiciens, tas bija neaudziniet bērnus, audziniet sevi. Bērni tāpatās kļūst tādi paši kā jūs. Bet, protams, tas ir tas, ko mēs tagad runājam, un tur ir tas stāsts, tie bērni izaug, un tad sākās drāma starp bērniem un vecākiem. Kāpēc? Jo vecāki redz tajā bērnā sevi, un tas, ko viņi redz, tas ir reāli besī. Saprot, ar sevi strādāt ir grūti un riebjās, un kā es tagad no savas komforta zonas, Es labāk tam bērnam uzbraukšu virsū. Tāda situācija. Bet kā ir, ģimenē dzīvojot kopā ar, cilvēku, kuram ir diagnoze, vai tā ir, depresija, vai tā ir smaga trauksme, panikas lēkmes, regulārs, bipolārie traucējumi, varbūt pat kaut kāda šizofrēnijas epizodes, tuvinieki arī cieš no tā. Protams, mēs jau minējām, ka tuvinieki sirkst līdz, un ir ļoti nozīmīgi, lai būtu atbalsta grupas arī tuviniekiem. Vai tādas ir? Sāk parādīties, būt blakus. Atbalsta grupa tuviniekiem, kuru tuvinieki cieš no šizofrēnijas. Tas būtu kaut kas cits, tur savācās, tātad nevis tas, kas ir tas slimnieks īstais, tā mēs nosāksim cilvēks ar šo garīgā traucējumu kaut kādu diagnozi, bet viņu rādīja tuvinieki, tur dzīves biedri visticamāk. Savācās viņi runā par ko? Viņi runā, kā viņiem uzvesties, kā viņiem atpazīt. Viņi atbalsta viens otru, jo viņi taču arī jūtās vieni savā cīņā. Viņi taču arī cīnās. Iedomājies, cik tas ir smagi skatīties uz cilvēku, kurš mokās, un tev ir sasietas rokas. Tas taču ir ārprāts. Ja tavs tuvs cilvēks, guļ vairākus mēnešus gultā ar depresiju un netiek vispār augšā, vai tieši otrādi, tu atnāc mājās un viņš ir atkal jau pieteicies kaut kur nopircis kaut ko un kaut kas ir vai mētājās uz grīdas asarās, piemēram, un tu nezini, ko darīt. Tas ir, šausmīgi smagi. Bet, vai nav tā, ka, ja dzīvo cilvēks kopā ar kādu, kam ir šāda te garīga diagnoze, vai vieglāk nav vienkārši reizēm pacelt cepuru un aiziet, vai tā nedara gadījumā arī? Jautājums, kāda ir motivācija dzīvot ar otru cilvēku?
Es joprojām ticu, ka mīlestība pastāv. Klausies, es esmu novadījis tik daudz kāzas un redzējusi mīlestību un esmu bijusi klātesoša. Mīlestība reāli pastāv. To jūt, to redz, tas ir. Ja tas ir, tad kopā var visu. Es redzu to savos vecākos. Viņi ir precējušies vairāk kā 40 gadus, ja nemaldos 45. Jā, 45, manuprāt. Un ir tā, ka viņiem arī katram pa savai kriksītim. Mana mamma vienmēr ir piecietusi, varbūt tās tēvs bija tāds nervozāks uz manu virzienu. Savukārt viņa pati ir bijusi tāda varbūt vairāk haotiskāk uz tur UDS virzienu tam līdzīgi. Un, jā, redz, kā viens otru pacieši sadzīvo 45 gadu laulībā. Diezgan forši. Redzi, tikko atbildēju, bet es piemetināšu, nevajag paciest. Varbūt tas vārds pacieši nav labs vārds. Jā, kur, ko tad tu ieteiktu līdz cilvēkam, teiksim, kas grib palīdzēt tai savai otrai pusē, kuram ir šī diagnoze, bet viņš tā nezina, kā pareizi reaģēt? Kā vajadzētu uzvesties? Tad? Pirmkārt, nevainot sevi. Kāpēc lai vainot sevi? Tāpēc, ka cilvēkam ir automātiski, ja kaut kas notiek, vaino sevi, jo bipolārās izpausmes, visā krāšņumā tās fāzes, piemēram, ja depresija vai manija, cilvēkam liekas, iedomājies, cilvēks rauga guļ gultā nedēļām. Ko domā tas viņa partneris? Un tā tad es kaut ko daru ne tā. Tā tad vaina ir manī, tā tad es esmu garlaicīgs, tā tad ar mani kaut kas nav kārtībā. Saproti? Nevainot sevi, neuztvert personīgi, jo mānijā, hipomānijā var sarunāt tādas briesmas, šausmas. Mans krāmēs, cik reizes neesmu gājis projām, visi ienaidnieki līdz mūža galam. Ja? Un, ja nav izpratne par šitām lietām, un ja visu uztver personīgi, un mokās pēc tam ar vainas apziņu vai dusmām vai vēl kaut ko, tad ir auzas. Nedrīkst uztvert personīgi, nedrīkst attiecināt uz sevi, jo tā ir slimība. Saproti? Tas nav vienkārši, man šodien ir bizdings. Ja? Tā ir slimība, runā slimība. Nevis tas cilvēks. Tas cilvēks viņš pēc tam attieksies, viņam būs saucamais athaģņaks, ja vainas sajūta un šausmas, ja, kas tur darīsies. Tas ir kā nedarība, kā darīt. Nesen rakstīju īstenībā savos sociālos tīklos. Reizēm palīdz nedarīt neko. Okay. Jo ļoti viegli visu sačakarēt. Teikšu, kā ir taisnā tekstā. Ja tuvinieks nesaprot, kā mēs tagad runājām, ja? Varbūt ja ir tas otrs jāvaino, tas bipolārais jāstāst, tu atkal esi pārāk jūtīgi, tu visu uztver ne tā, kāpēc tu neesi vienkārši, kāpēc tu neesi tā kā citas sievietes, vīriešu, tā. Ja galīgi nevar izprast to visu, tad vienkārši neteikt neko. Un tas būs labāk nekā pateikt kaut ko, ja tu tur nedavēlts pasties, tu tur krūzīt nemāk nokt, tu tur esi tāda, tu tur esi šāda, ja? Tas nepalīdzēs. Tas nepalīdzēs. Ja jūs stāstīsiet, ja tam cilvēkam, kādam viņam ir jābūt jūsu izpratnē, tas neko nemainīs. Bipolārie nepāries un cilvēks pēkšņi nekļūst cits, tad vienkārši jautājums varbūt vajag citu cilvēku, es ļoti atvainojos, ja? Tas jau bija, ko es iepriekš tas arī bija, mēs arī nonākam, ja? Bet ja ir mīlestība, tad vienkārši to visu ir jādara kopā. Ir jāizglītojās, ko darīt. Jāizglītojās. Lēnām, pakāpeniski meklēt pieeju, saprast fāzes. Ļoti palīdz, ja tas tuvinieks pats raksta dienas grāmatu, jo bipolārajam jau būtu labi rakstīt savas fāzes, ja, kurā kas, tad var izvilkt, savilkotas paralēlas. Jā. Dienas grāmatu un savas fāzes. Es reizēm pierakstu, tad man atkal nokrīt visi iedvesmi un tā. Es rakstu tā kā miniatūrās, es rakstu īstenībā ļoti daudz. Bet tuviniekam ļoti labi būtu arī rakstīt, plus mīnus no tā sapratīs schēmu, jo bipolārajiem ir sistēma. Visur apakšā ir sistēma, saproti? Jebkam apakšā ir sistēma, jebkam apakšā ir kaut kāda schēma, arī šai slimībai ir schēma. Tātad kaut kādā brīdī pārslēdzas fāzes, kāpēc pārslēdzas fāzes, kas notika pirms tam, kaut ko bišku var savilkt. Jo, ja bipolārais, kā jau tu teici, ir pārslodzē, pārstrādājies, negulējis, tātad kas būs? Mānija. Ko tuvinieks var darīt? Klausies, izejam ārā līkumiņā, aizbraucam pie jūras.
ejam laicīgāk gulēt. Bipolārais, ko teiks? Nē, es negribu gulēt, man šodien ir idejas, es gribu gleznot. Nē, zin kā, pēdam garšīgas vakariņas, paskatāmies filmu, iedzersi savu zāles, ļoti svarīgi sakot līdzi, lai dzer zāles. Tas arī tuvniekam ir jādara, ja? Ja bipolārais pats nav apzinīgs un negrib dzert zāles, hipomānijā esmu vesels līdz labākajā gadījumā līdz nākamajai krīzē. Jā, un sliktākajā gadījumā līdz slimnīcas slieksnim, jā. Tā kā, slimnīca klasiski ļoti, ar ko var beigties krīze. Jā, es saprotu, ka tās krīzes ik pa laikam tā kā nāk, viņas var būt un viņas atkārtosies, vai tur ir jābūt kaut kādai sagatavai apakšā, kaut kādam plānam, ko darīt tajās krīzes situācijās. Krīzes plāns. Es ceru, ka šo plānu nevienam nevajadzēs. Tuviniekam ir jāpietur medikamenti, ko lieto, visi medikamenti. Tā pati asinsgrupa, jāpietur tās pašas drēbes un tā tālāk pa ķērienam, ja gadījumā kas uz slimnīcu. Jāzina visi tālruņa numuri, kā var izsaukt ātros UTT, jo, ja ir smaga psihoze, ir jāsauc ātrie. Psihiatra numurs, kontakti un tā tālāk. Jā, Vēlreiz nedaudz par psihozi. Kas ir, kad notiek šī psihoze? Kā cilvēks var uzvesties? Jebkā. Bīstami sev, bīstami citiem. Ko tas nozīmē? Neadekvāta rīcība, runā muļķības, neparedzami uzvedās, var skriest, var krist kaut ko. Var jebko izdarīt. Aizvākt tas uz priekšmetus no tāda cilvēka vajag. Okay. Jā, visu, kā viņš var sevi satraumēt un tā joprojām, jo psihozē nerūpīgi ir jāsauc ātrā palīdzība. Tur ir jāskatās tā smaguma pakāpe, bet labāk, ja saprot, ka ir auzas un ja sākās tur kaut kādas suicidālas darbības domas un meklēs atvainojos nezinu ko, tad labāk ir izsaukt ātro palīdzību. Pieņemsim, izsauc ātro palīdzību. Man nāktos prātā tāda aina, ka tas cilvēks tā kā nelabprāt kāps tajā ātrajā palīdzībā. Bet droši vien. Ko tur darīt tādā brīdī? Neko sašņorēs un ieliks mašīnā. Kaimiņi skatīsies. Nekas aizmirsīsies. Pārdzīvos kaimiņi. Nē, labi, tā mēs tagad to smagāko scenāriju, parasti jau aiziet, labprātīgi viņi jau saprot, ka viņiem ir grūti, saproti. Tas jau nav tā. Trešajā reizē, jā, es domāju pa pirmo reizi, ja pirmo reizi būtu. Tāpat saprot, ka grūti, saproti, bipolārais mokās gan mānijā, gan depresijā. Tā nav, ka liekas, mānija baigā eforija, mokās šā vai tā. Cipa labi, jā, bet nav labi mokās jebkurā variantā, viņi taču arī saprot, ka viņiem vajag palīdzību. Depresijā tas pats, ja ir smaga depresija, jāsauc ātrie. Smagā psihozē, vai tiešām viņi saprot, ka viņiem vajag, droši vien kaut viņi kur mokās, es domāju, ka viņi mokās. Man nav bijušas smagas psihozes, okay. Kā mēs runājam, man ir hipomānija, bet princips ir skaidrs stāvētājos, jo es komunicēju ar citiem bipolāriem un esmu tajās community. Tas bija stāsts līdz ar to, kas notiekās. Jā. Un es daudz lasu, es izglītojos, un es visu laiku kaut ko čekoju un tā tālāk. Un viennozīmīgi tas bija pirmais, ko es darīju, jo Latvijā, kad man bija diagnoze uzstādīta, es neatradu par bipolāriem neko, izņemot kaut kādu bukletu. Okay. Un, tas ir pirms cik gadiem? Nopietni, pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem tikai? Es tev saku, es raku visu augšā, neko es neatradu jēdzīgi. Tādu informāciju. Jā, kaut kādos valsts tajos portālos, psihoneiroklinika tur kaut kādus sagatavotos, bet tā, ka būtu baigie šādi podkāsti vai informācija vai kāds stāstījums, es neatradu neko ārzemēs raku. This is bipolar, bipolar belong, un visi šitie bipolar, ko es Instagramā rakstīju bipolar, tas bija viss pēc kārtas ārzemnieki. Mums Latvijā nekas nebija tāds pieejams. Vai tas tev tā kā lika arī uzņemties šo kursu vismaz, ja virzienu, kā tu raksti sev soc mēdījos? Mentālās veselības vēstnes. Tas bija man acietas rokas. Es neesmu psihiatrs, psihoterapeits, psihologs. Pagaidām, ja? Un es runāju par šitām lietām. Kas man dod iespēju runāt par šīm lietām? Pieredze. Vienīgais instruments caur sevi, caur savu pieredzi, es tikai caur to drīkstu. Ja es sākšu kaut ko tur gudri stāstīt, klāstīt un kaut ko tur nezinu, ko tur, ja? Cilvēki man neticēs. Viņi nenāks pie manis. Viņi nāk pie manis tikai tāpēc, ka es esmu patiesa, es runāju, kā es tiešām jūtos, savu pieredzi rādu. Es esmu tāds, uzskats materiāls bipolāro traucējumu gadījumā, un es ceru, ka kādam tas palīdz. Un ja palīdz pat vienam cilvēkam, tā ir mana lielā uzvara. Es domāju, ka noteikti palīdz, jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēku, kas ar to saskarās, un man ir bijusi pieredze ar
pietiekoši tuviem cilvēkiem, kas pirmo reizi saskarās ar visām šīm problēmām, ko mēs esam runājuši. Visām tiešām. Sākumā cilvēkam ir tāda sajūta, ka pirmkārt kaut kas nav ar viņu kārtībā, otrām kārtām, ka kaut kas ir viņā salūzis un ka viņš ir pamests un viens jūtās. Un tad, kad viņš paklausās un paskatās, ka tā ir reāla problēma, kas skar ievērojamu skaitu ar cilvēkiem, un ka tu neesi viens, un ka tev nav nekas šausmīgs noticis, ka tā ir vienkārši slimība, kas tāpatās kā jebkura slimība, un kurai vienkārši ir šādi simptomi. Varbūt tās, kurā nav iesnas un nav temperatūra, bet ir citi vienkārši simptomi. Un tas viss ir ārstējams, un tas ir sadzīvojams, un vienkārši par to ir vairāk jārunā. Tas nav ārstējams. Apārstējams. Maksimums remisija. Nu, ja. Un tā ir mana tāda. Bet iesnas jau arī nekad pavisam nevar izārstēt. Arī fakts, bet redzi. Augstuma pumpa arī, viņas atgriežas, ja vienreiz dabūjis. Jā, bet redzi, šajā gadījumā es sapratu, tā, domā, ka tas, es neteiktu, ka tas tik vienkārši ir. Jā, un tas ir, protams, ļoti svarīgi nebūt vienam savās ciešanās, jo stigmas, stereotipu dēļ cilvēki ir vieni savās ciešanās, viņi baidās. Jā. Un tūlīt mēs pieskārsimies tēmai par darbu un bipolāriem traucējumiem. Bet pirms tam ārkārtīgi nozīmīgi ir meklēt palīdzību un meklēt patiesi līdz palīdzība ir atrasta. Jo, ja cilvēks ir viens, ja cilvēks ir bez terapijas, jo bipolārie traucējumi ir jāuzrauga ļoti. Bipolāriem traucējumiem ir ārkārtīgi svarīga terapija. Zāļu terapija, plus psihoterapija, plus tuvinieku atbalsts un sapratne. Citādi ir grūti, citādi ir auzas, kuras mēs tikko izrunājām par visām tām mānijām, vispārējo. Bipolārie ir jākontrolē. Tad cilvēks var dzīvot labas kvalitātes dzīves. Saproti? Zāles būtu jādzer visticamāk visu mūžu garumā, pareizi? Jā. Uz doto brīdi, jā. Nu, es ceru, ka kādreiz būs kādi atklājumi, kas palīdzēs nedzert zāles, bet tagad nav. Zāles, un terapija, viss. Terapija, tā kā kaut kā arī kognitīva behaviorāla terapija vai vienkārši psihoterapija, kur tiek runāts, kur cilvēks tā kā izstāst, kā viņš jūtās un tam līdzīgi. Un tad, jā, tas tā kā regulāri būtu jādara. Mēs mācāmies kontrolēt savus stāvokļus, jo ļoti grūti ir kontrolēt savas fāzes, saprast, kurā brīdī kas notiek, un tur palīdz psihoterapija. Jā, jo mums ir tās zāles, medikamentozā terapija, kas ir jādara, tur bez variantiem, jā, un tad tā psihoterapija. Okay. Klausies, kādas pārmaiņas tu gribētu redzēt sabiedrībā, kas, teiksim, attiecībā uz mentālo veselību, garīgo, teiksim, veselību? Es gribētu redzēt mazāk heita. Es gribētu redzēt mazāk naida, mazāk šo tev ir depresija, paņem lāpst un rots, šo te neizpratni, šo te šauro domāšanu, ja, ka tas nav nekas tāds. Jo mentālā veselība ir veselība, taisni tāpat kā fiziskā veselība, sociālā veselība, garīgā veselība, ko mēs zinām. Ja? Un cilvēki mokās neredzamās cīņās. Un tas, ka viņiem nav rakstīts uz pieres, ka viņiem ir mentāls problēmas, neko nenozīmē, ka viņi nemokās. Bet bipolāro traucējumu gadījumā redz. Noslēpt bipolāros traucējumus ir grūti. Tos redz, jo depresijā, es pat esmu likusi savā timelēnā postus. Depresijā acis man ir tādas tā kā pa pusē cietas, esmu lēnīga, es esmu tāda, tā kā nošļukusi. Es nevaru izstāstīt, bet to reāli redz. Mānijā paplašināts zīlītes, savākusies tur baigā beiba, pavisam divi dažādi cilvēki, saproti? Ka šobrīd mānija tev ir. Šobrīd man ir jauktās epizodes. Mēs runājam par jauktajām epizodēm, ka mānija un depresija mēs nepabeidzām, varbūt vienlaicīgi, kas ir ārkārtīgi lielas mocības, nožēlojamā sajūta, ka pilnīgi nulle, bet ar lielu enerģijas daudzumu, ka gulēt nevar. Un varbūt tā, ka vairākas reizes nomainās fāzes, bet nevis nomainās gara stāvoklis, bet fāzes dienas laikā. Tas ir jāatšķir no tā, ka ir reāla depresija, smags variants, kad cilvēks nespēja funkcionēt kaut kādu laiku, ir asaras, viss galvā ir sabotāža, viss, un pēkšņi aiziet.
un tad atpakaļ. Ot šitāds te kalniņš visu laiku, un man tas ir. Es vienkārši aizdomājos arī tā, vai nav arī kaut kāda tomēr starpība, kā izpaužās, jebkad izpaužās bipolārie, teiksim, traucējumi sievietēm un vīriešiem, ņemot vērā, ka sievietēm arī ir konkrēts hormonālais cikls, tas nekādīgi neietekmē. Zini, par šo jautājumu man ir grūti spriest. Es varu spriest tikai par sieviešu laikam variantu. Zini kā, es pat nevaru spriest par sieviešu variantu. Es varu spriest tikai par savu variantu, jo man nav ne jausmas. Katram bipolāriem ir sava feature, to es esmu sapratis. Okay. Katram bipolāriem ir sava feature. Vienam feature ir kredīti, vienam feature ir mukšana, vienam feature ir vēl nezinu kas, bet kas ir vairāk kā skaidrs bipolāro traucējumu gadījumā absolūti. Un vispār nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkarību raisošas vielas nekādas. Tas ir alkohols. Tas ir alkohols. Es ļoti atvainojos, ka es saku to vārdu. Tā ir marihuāna, jeb kāda veida apreibinošās, es pat teiktu, narkotikas, UTT. Kā ar vienkārši smēķēšanu, tabaku? Tur man baigu atbildi nav. Kafija. Tur es teiktu, vispār smēķēt ir drausmīgi slikti, un viņš smird. Es atvainojos. Bet tā ir. Man nav patīkoši. Es nezinu. Es esmu no tā pa gabalu. No kafijas gan es neesmu pa gabalu. Kafija tajā mānijas laikā nepastiprina arī to mānijas droši vien sajūtu? pastiprina, bet saprotu, kafija ir tik garšīga. Es tur pielēju, tur riktīgi daudz piena, bet man tik šausmīgi garšo kafiju, ka es atļaujos ar pienu, ar cukuru vai tikai ar pienu? Ar pienu un cukuru. Okay. Tas pats tās pāris tasīs dienā, vai arī citreiz ir tā, ka man tik ļoti garšo, tā nav nekāda reklāma, benzīna tanka. Es neminēšu, kurā kafija, ārkārtīgi garšo. Es nevaru. Es iebraucu tur. Un tad tas man ir dienas prieks. Tu teici, ka tev ir zems asinsspiediens? Reizēm, jā, man ir zemais variants. Un tad man tā kafija, viņa tā kā man ir bišku, bet tad, kad ir manī, tad gan jāpiedomā, un tad es cenšos tās kafijas pa gabalu un tā, bet, tā tas ir, tā kafija ir mūsu dzīvē, bet atkarība raisošās vielas, visas pārējās, tur ir ļoti jāuzmanās, jo baigā savs varbūt var izsaukt riktīgi māniju, un tad ir slimnīca. Ko tu pati par sevi šajos gados esi iemācījusies? Jo es pieļauju, ka sākoties ar tādu pieaugušu apzinātu vecumu, tas ir tad, kad tev viss šīs te nianses šajā garīgajā, mentālajā saslimšanā sāk izpausties. Ko tu esi par šo iemācījusies par sevi? Tomēr pagājis diezgan ilgs laiks. Ar ļoti lielām grūtībām sevi pieņemt. Ļoti lielām. Es vienmēr esmu domājis, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Man tas ir stāstīts. Man tas ir uzsvērts. Jā, es esmu jutusies tā kā tāda melnā avs vienmēr. Un meklējis kaut kādu intuitīvi savu vietu, kur es varētu būt pieņemta, jo manī vienmēr, cik es sevi atceros, ir bijusi sajūta, ka mani nevar pieņemt. Un tas vēl vairāk ir pastiprinājis sabotāžu un vēl vairāk ir raisījis depresiju, jo man likās, pat nav neviena cilvēka, kas mani varētu saprast. Neviena. Kā būt citiem cilvēkiem, kā ir vispār iespējams darba vidē atrast darbu, ja tev ir bipolārie traucējumi? Darbu jau atrast var. Mānijā, welcome. Īsnībā es esmu hipomānijā pieņemta visur. Pārdot, ideāli. Skolotāji, super. Tad ir uz 2 nedēļas un čau, viss. Un esmu strādājusi arī par pārstāvi, tā kā firmās. Un tad man nebija vēl ne diagnoze, ne izpratne, nekas. Un es nevarēju, man bija stupori. Es nevarēju saprast, kāpēc es nevaru izkāpt no mašīnas un aiziet līdz tam klientam. Es vienkārši to nevaru izdarīt. Un man ir asaru peļķi un visu. Un pēdējā epizode, kad es vēl mēģināju strādāt, saucamo to no ikdienas darba, teikšu tā, ja, beidzās ar to, ka man bija jāpārdod produkts. Un es biju noslēgusi līgumu, viss forši, jāiet ir augšā pie priekšnieka, tagad viss tur kārtot parakstīt, un es nevaru. Es sēžu mašīnā, nopinkšķējusies, un tad es tieši sāku vadīt pasākumus, man bija mazas vizītkartītes uztaisīts. Es uzeju augšā, man tāds mētelis, baigā dāma, blondi gari mati, tur tā, asarās acis, viss sarkans, un tas priekšnieks nabaks ierauga mani acīm lielām,
Un man histērija, nu, tā kā depresijas nevar apstāties raudāt. Es vienkārši bez apstājas raudu. Nu, tā kā, zini, Bridžetas Džonsas cienīgs scenārijs. Es apsēžos tagad viņam pretī, tā kā mēs sēžam. Un vispār sāku lietu kaut kādu ārprātu. Es raudāju, es nesaprotu, priekš kam es te nāku, es nesaprotu, ko es te daru. Es taču esmu kāzu vadītāja. Nu, un beigās es esmu nodījis kāds arī saviem klientiem. Savulaik. Jā, tā kā, nu, ļoti izaicinoši, ārkārtīgi izaicinoši. Un, no abām pusēm, es domāju, gan no vienas puses tam pašam cilvēkam, kuram ir tiešām tie mānijas laikā, viņš dabū darbu un viss ir forši, viņš ir sasul un gāzt kalnus, un pēc tam viņam nāk tā depresīvā fāze, ka viņš nav spējīgs pastrādāt, bet arī no darba devēja puses. Es domāju, teiksim, darba devējs no vienas puses grib būt iekļaujošs un grib piedāvāt šo darbu iespēju visiem, tie pašā laikā viņam jārēķinās ar darbinieku, kurš vienu dienu strādā, un tad pēkšņi 3 dienas vairs īsti nevar pastrādāt. Ar akal strādāt, ar akal nevar. Tur, godīgi sakot, tā tas kāds nav. Kāds ir vispār risinājums? Tā tas nav, kā tu saki. Okay. Ļoti daudz saņēmu komentārus, jo es pacēlu šo tēmu. Mēs vispār Eiropas līmenī ceļam šo tēmu cauri Community by Polar Belong, un tur arī to bija aptauja un top visādas jā, tā kā pārmaiņu lietas, cik mēs varam vispār ietekmēt. Ja? Nu, darba devēji lielākoties nezin un neiedziļinās. Nu, būsim reāli. Ja? Nav tā superiekļaujošā vide, nu jā, mēs tev varam nodrošināt 40% darba laiku, tik cik tev veselība atļauj, un tur mēs tur nāksim pretī. Nē. Depresija, mānija vai kā, nu parasti ir tā. Tas ir šitas te variants kalniņš. Pastrādā, atlaiž, pastrādā, slimības lapa, cik to ņem slimības lapas, maina darba vietu un tā tālāk, tā joprojām. Nu, vismaz man tāds stāsts arī bija, un cik es runāju, esmu ar citiem bipolāriem līdzīgi, vai arī bez apstājas mokās tajā darbā. Tāpat nav produktīvs. Un šeit ir tas jautājums par stigmu. Ja, par stigmu. Varbūt tomēr mums ir vērts izskatīt, nu kā, mēs tagad runājam, jā, cilvēkiem ar invaliditāti tagad dosim iespēju, lai viņi tur strādā. Ja? Ko nozīmē cilvēks ar invaliditāti? Nu, acīm redzamiem, fiziskiem, cik es saprotu, ja kaut kādiem ierobežojumiem. Ko viņš nevar izdarīt? Arī smagiem, garīgiem traucējumiem. Nu, ir, tur jā. Mājās dzīvot, viņi kaut kādas sveces tur lej un jā, tam līdzīgas lietas. Jā, par to ir stāsts. Jā, tagad mēs viņiem dosim iespēju. Bet klausieties, mīļie, darba devēji bipolārie traucējumi ir smags, garīgās veselības, nu, arī tā var teikt, nu, psihiskās veselības traucējums. Nu, tas ir psiho-neirotisks, ja, tā kā, ko mēs nevaram ietekmēt, tā mūsu ķīmija smadzenēs. Nu, tas ir tas, ka mēs izskatāmies, es atvainojos super veseli un ar mums viss ir kārtībā no ārpuses. Ja? Bet mūsu dvēselīte raud, mums mainās tās fāzes un mēs neko nevaram ietekmēt. Kā tev liekas, vai tu šobrīd dzīvo labāko versiju savai dzīvē, neskatoties uz visiem izaicinājumiem? Labs jautājums. Man ir grūti atbildēt. Zini, laikam ir jāsaka tā. Katrs mirklis, ko es nodzīvoju, ir labākā versija laikam, jo es nezinu, kas mani gaida, es zinu, kas ir bijis, un es zinu, ka ir jādzīvo te, tagad un tūlīt, un es neplānoju neko baigi diži. Protams, ka man ir mērķi un sapņi, un es kaut ko esmu savā galvā iedomājusies, un man ir lielas darba spējas, darbas pašas, es nemāku apstāties, man ir misija, un es tagad iešu, un es iešu, un es zinu, ka es aiziešu, un savu to sasniegšu, ko esmu iedomājusies, bet labākā dzīves versija, zinu, tas tāds izstiepts jēdziens, kas tad ir tā labākā dzīves versija, man liekas, tik moderns apzīmējums, ka tagad, nu, tā kā labākā dzīves versija, kuras varu atrādīt, vai labākā dzīves versija, kas subjektīvi, ir patiesi. Tavs pašs vērtējums. Ir labākā bija. Es laikam teikšu tā. Tas ir daudz. Kas ir svarīgākā lieta, par ko mēs šodien neesam parunājuši vēl? Par to darbu. Par to darbu es ļoti gribētu pacelt darba tiesiskās attiecības un bipolārie traucējumi. Un es domāju, ka man arī pievienosies visi pārējie un mentālo problēmu, kā saka, cilvēki, kas cieš. Ļoti labi būtu, ja informētu darba devējs, ja būtu kaut kādas lekcijas vai kursi vai, es nezinu, iespēja viņiem uzzināt, kas tas ir un pielāgot to darba laiku vai darba pienākumus tā,
lai cilvēks ne tikai tiek galā, bet tiek galā ar labākajiem rezultātiem, jo, kā mēs zinām, bipolāro traucējumu gadījumā cilvēks mānijā ir spējīgs uz lieliem rezultātiem, ja pareizi to visu ievirza. Ja darba devējs ir informēts, instruēts, nav stigmatizēts, ja nedomā, šitas jau tur tāds, ja? Jo klasiski, ko dara darba devēji? Klasiski, es arī esmu saņēmusi tās vēstules, ja viņi uzzina, ka ir mentāls problēmas, būsim reāli, viņi vēlas atbrīvoties no tāda darbinieka. Piedodiet, cienījamie darba devēji, bet tas ir fakts. Un tas nevienam nepalīdz. Tam bipolāriem, kur viņam likties, jā, mēs sākam uzņēmumu darbības, kaut kādas tur paši, ja? Bet mēs arī kā pa kalniem, bet tāpat labā tās mūsu radošās spējas, to mūsu ārkārtīgi lielo potenciālu, jo bipolārie cilvēki ir ārkārtīgi talantīgi. Viņiem ir ārkārtīgi liels darbspējas. Papētiet vairāk, viņi ir savādāki, bet viņos ir tik daudz talantu, radošuma, un šādi cilvēki, manuprāt, ir sabiedrībai nepieciešami. Tie ir tie cilvēki, kas spēj mainīt lietu virzību, un vietas darba devējs atradīs veidu, kā ar šādu bipolāru cilvēku sadarboties, lai gūtu vislabākos rezultātus. Super, es domāju, tāds fantastisks nots arī mēs beidzam. Un milzīgs paldies tev, Lidija, ka tu ieradies. Manam šim aicinājumam parunāt par bipolāriem traucējumiem šī podkāsta ietvaros piekriti. Es domāju, tas bija ļoti saistoši un interesanti. Arī es personīgi uzzināju ļoti daudz lietas un varbūt tās izpratu dažu sev zināmu cilvēku uzvedību ar ļoti daudz, ko tu stāstīji. Es aicinu ikvienu, kam ir jebkādas mentālas problēmas, sazināties ar tevi sociālos mēdījos uz šīm atbalsta grupām. Es domāju, ka tas būtu tāds lielisks vai nu pirmais solis, lai vispār ar kādu uzdrošinātos par to runāt, ja cilvēkam ir kaut kādas noslēdzas šajā virzienā. Kā arī, es domāju, ka ir pietiekoši daudz cilvēku, kur varbūt tās regulāri dodas uz terapiju, bet viņam tā terapija, pieņemsim, tur reizi mēnesī vai retāk, vai tam līdzīgi, viņam liekas, viņam vēl kaut ko pa vidu vajag, viņam vēl vajag kādu, un mājās viņam neviens vairs to nevar uzklausīt. Paldies tev par šādas platformas nodrošināšanu. Es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi. Sirsnīgs paldies vēlreiz par aicinājumu un patiesi novēlu mūsu skatītājiem un klausītājiem, lai veselība stipra kā rieksts, cietākais un mierīgs prāts. Vēl neliela lieta man ir no mūsu šova atbalstītāja sponsora Airfy. Man tev tāda dāvana viena ir. Tie ir kāju masāžas manšetes ar gaisa spiedienu un siltumu. Noderēs jebkurā brīdī izmasēt kājas pēc garas dienas vadot kāzas vai vienkārši, kad vakarā gribās sasildīties un tam līdzīgi. Sirsnīgs paldies, cik jauki. Tiešām noderēs. Un runājot kā kājās, laikam tie nervi punkti visi, un tad palīdzēs arī nomierināties. Tas tiešām tāda ļoti spēcīga masāža tieši kāja apakštilbiem ikriem ir tāda sajūta, ka kāds jau ritīgi izspaida. Paldies, sirsnīgs. Jā, lai brīnišķīga visiem dienas daļa, kurā mēs esam, un jā, tiešām lai stipra veselība un mierīgs prāts. Paldies tev. Paldies.